To Visi lauks lomu svarīgo vajag. Visi nevar beigt priecāties Sākam, jā. par lomu skaistumu. Jā. Ceturtdaļfināli noslēgušies. Tad ir laiks atkal mums florbols kartējiem nedaudz aprunāties par notikumiem, kas ir notikuši. Nedaudz varbūt arī paprognozēsim tad pusfinālus. Toms jau tāds mums mazais Nostradamus, tāls Vanga, var teikt arī tā. Lai nav gari ievadi un lai varam vairāk parunāt, tad uzreiz noteikti sāksim par sērijām runāt, kas aizvedītas, un mēs ierakstām ceturtdienā, tātad dienu pēc 7. spēles starp Valmieru un Lielvārdu, un es domāju, uzreiz sākam arī ar to sēriju, neko nevelkot garumā. Es nezinu, varbūt sākotnēji tieši nedaudz vairāk pieskaramies 7. spēlē, ko mēs tur redzējām un ko sagaidījām, un pēc tam varbūt pašu šo sēriju, kas pārsteidza, kas bija kā plānots. Nu, to man jau laikam visiem, viņš teica 4-3 un uzminēja. Viņam tad maz ko būs piebilst. Bet varbūt tad pa 7. tomu var sākt. Jā, sveiciens visiem. Vienīgais, ko es nebiju plānojis, ka Lielvārda atbrauks ar 2, 3, 4 numuriem vārtos. Bet runājot par spēli, ar dombiedriem skatījāmies spēli, pārspriedām un nepamet tā sajūta, ka tā spēle, likās reāli, ka tā nav 7. spēle, jo tik dīvaini spēles nebija gaidījis un tik liela rezultāta. Un nepamet tā sajūta, ka tā spēle ir vasarā un tas ir Latvian Opens ar pilno spēles laiku, kur daudz skriešanas, dragāšanas, daudz kļūdas un super daudz ātrās pārējas ar iespējām tik daudz gūt vārtus un katrā ziņā neraksturīga 7. spēle, kas līdz šim ir redzēta. Viena lieta, ko es gribu piebilst par 7. spēli, kas man atšķīra no Latvian Open, es saprotu, kā tu to bija domājis, bet bija virs 1000 skatītāji, kas ir ļoti superīgi, un tas ir uz šo vienu spēli bija vairāk skatītāji nekā uz sāc mājas spēlēm visām kopā. Šo sezonu ieradušies skatītāji. Jo uz sāc kopā nebija virs 1000, šeit virs 1000. Tā kā, tas noteikti ir tāds, varbūt, ja par pašu kvalitāti mēs nevaram ļoti priecāties, tad par šo aspektu noteikti jāpriecājās. Varbūt par visu sēriju, vai varbūt arī Paulīt kaut ko grib konkrēti vēl par šito spēli piemitināt. Jūs tur par Latvian Open, kad sajūt kā Latvian Openā un skatītāji vairāk, tad parasti Latvian Openā augustā griezti, tā šoreiz griezti neticēja, tas bija tāds. Jā, nebija arī karsts ļoti. Jā, bet sērijas spēles, vakardienas spēles redzēju, 7. Arī ne visu, bet sākot no pie rezultātā 3-0 pieslēdzos. Bet cik es satikos šodien ar cilvēkiem un kolēģiem, kas arī ir iekšā florbolā, tad esot izskatījies tā, ka neviena komanda īsti negrib uzvarēt to 7. spēli un visi esot tādu statiski spēlējuši un tās kustības esot maz un tādi uzplaiksnījumi tikai bijuši. Bet par sēriju kopā, kad viennozīmīgi vārdsargu faktors, kas ļoti ietekmēja spēli pēdējo 7. Kas vēl Kevins Šmits izkrīt, Lielvārdē parādās cerības stars, ar to nepietiek. Kaut kādi līderi gūst punktus, kas varbūt ikdienā Valmierā negūst tik daudz vārtus. Un, ja mēs skatāmies, tad Lielvārdē ir, nevis Lielvārdē, bet Valmierā ir garākais stafa soliņš, tur ir 8-9 cilvēki, un ja katrs to savu darbu izdara, tad... Jā, par to stafa soliņā, varbūt tas arī kaut kādā ziņā ir kaut kur faktors. Ja man par šo sēriju jāsaka, tad īsti laikam sērija, kur baigi nepārsteidza vismazākās, līdzīgi kā varbūt bija to iedomājies, tā tas arī aizritēja. Nedomāju, varbūt tieši, ka tās 7 spēles, bet ka tādi šūpols būs lielas. Tā laikam arī šķita, un tā arī bija. Protams, Kevina faktors pirmajā spēlē. Sveiciens Artim. Sveiciens, jā. Tāls lielākais rupeklis. Tā izskata, bet arī pret viņu visi rupji ir vai kaut kā kviti. Bet, jā, tad Kevina izkrišana, tas noteikti faktors, un izkrīt spēlē pašā pirmajā, un tajā jau tiek piedzīvot zaudējums, bet pēc tam tiek ātri atpakaļ. Minējāt par tiem vārdsargiem, par abi pieminējāt vārdsargu faktoru sērijā, par 3. 4. minūti. Būs Skarbs, Lielvārdas nomināli tie 1. 2. vārdsargs, viņi arī nav
gandrīz kā 3., 4. citām komandām. Nu, ja mēs tā skatāmies. Es teiktu, ka var būt, jā. Nu, katrai komandai vairāk vai mazāk ir viens izteikts vārdsargs, un šeit šis gadījums sēriju sākot, nu, neviens nevarēja pateikt, kurš būs 1., 2. vārdsargs. Beigās 7. spēle nebija neviens no otrs. Viens pamets komandu, otrs dabūjis muļķīgi sarkano kartīti, nu, playoff spēlēs, kur zina, ka ir vienīgais vārdsargs pa lielam. Bet jā, runājot par sēriju un par 7. spēli, nu, ja es būtu lielvārdes, nezinu, spēlētājs vai treneris vai korpusā, es domāju, ka es noteikti būtu pierunājis Salcoviču un pieteicis viņu spēlē, vismaz 7. spēlē, zinot, kāda tā situācija ir. Kā kas par Daugaviņu visu laiku, jā? Pēc mazā, jā, kad vajag, tad var uz vienu spēli izvilkt. Es domāju, ka viņš arī būtu piekritis, apzinoties to situāciju un kā tā izvērsusies ir. Bet, varbūt tā bija iespēja, bet grūti ir 7. spēli uzvarēt, ja tev ir 2 periodos 14 metieni pa vārtiem, tu esi 10 ielaidis. Labā lieta šajā visā stāstā noteikti tas, ka Lielvārdi nevienā brīdī nepadevās un turpināja spēlēt un gāja aktīvi virsū un veidoja momentus un met iekšā gols. Un jāsaka, cik pa lielam 2 metienu no attālumā līdz pagarinājumam, jo tā spēle bija tāda, ka katrs metiens, kuru palaiž vārtu virzienā, kaut vai tas no centra vai aiz centra, tas var būt gols. Tā kā jā. Tā spēle, ko atcerēties, 11-10 uzvar pagarinājumā. Kas ir? Ja būtu pagarinājums bijis, tad 11-10. Jā, protams. Bet Kaspars noteikti atcerās to jautājumu, vai Gvido Lauga ir vajadzīgs. Kevins tad ir noteikti vajadzīgs. Kur ir tas stāsts, kāpēc vajag tos spēlētājus, un Gvidim tās 7. spēles ir rentās bijušas, un viņš ir rentās arī izšķīris, un tagad tāpat playoffs bija 7 spēles, 7+2 un 7. spēlē hat-triks. Tā kā bija īstajā vietā, īstajā brīdī un izdarīja savu darbiņu, ko no viņa gaida. Jā, man uz šo paspēju daudz atsaukties par to, kad es biju tā izteicies par vai ir Gvido vajadzīgs vai ne, un tieši uz šo pašu, ka, ja varbūt būtu Kevins, tad būtu citādāk, bet, sports no traumām nav pasargāts, un tā ir pat jāsaka visai liela sastāvdaļa. Bet par 7. spēlēm un vārdsargiem, man jautājums tev, Tom, es pieļauju, ka tev vajadzētu atcerēties, kā tu izcīnīji savu pirmo čempionu titulu. 7. spēlē Valmierā, pareizi saku, vai ne? Ar iemestiem vārtiem pagarinājumā. Jā. Kas jums stāvēja vārtos tajā spēlē? Krūmiņkungs. Cik viņš bija līdz tam nostāvējis spēles sezonā? Vai vispār karjerā virslīgā? Katrā ziņā nebija baigi daudz. Šeit nebija tas pats tas, kad viņš palielam, varam teikt, ka savā veidā nodrošinot to titulu, Zaicer varēja izvilkt to lozi, jo viņam jau 6. spēle bija ļoti laba. Viņš iegāja vārtos tajā momentā, kad praktiski bija jau lūzums visai sērijai 0-2, sarkanā kartīte pamatvārdsargam, viņš iet vārtos bez pieredzes, viņa zaudētais un vēl 4 minūšu mazākums. Un viņi to spēli uzvar, viņš ielaiž tikai 1 vārds atpušajā laikā. Un liekas, ka kāpēc ne? Ja viņš ir labi aizdījis to spēli, viņi ir noticējuši, iespējams pat sērijas lūzums kaut kādā ziņā. Tā kā, tagad, kad tā 7. ir beigusies, tad mēs, protams, varam runāt, ka vajadzēja varbūt mēģināt piesaistīt Jāni vai meklēt kādus risinājumus, bet tajā brīdī, es godīgi nebiju tā, kad es domāju, ka viņš varētu salūst un ka viņu varētu tā cauršaut un ka viņi tur mainīsies vairākas reizes savā starpā. Man likās, ka viņš varētu uz tā viņa saviņojumu kopā ar komandu aizvadīt visai labu spēli, tā kā tas bija 6. spēlē. Man katrā ziņā arī tāda pats sajūta bija. Katrā ziņā es negaidīju to, ka būs katrs metiens tur lidos vārtos un rezultāts tādā veidā attīstīsies. Pēc tā 6. spēles tomēr bija kaut kāda pārliecība, ka tas Džeks var, bet šajā gadījumā nesagāja. Vai Lielvārdi bija pelnījusi tikt pusfinālā un uz arēnu, kā jums šķiet? Tā skaļi varbūt teikt uzreiz nē, vai varbūt varat kaut kā izpausties par to redzēto visu, kas šajā sērijā. Es uzreiz tad iedošu savus tos saucamās 2 centus. Man ir 4 spēlēs, tieši atdomājos, zināju, ka mēs runāsim pēc vakardienas spēles, neskatījos tiešraidē, noskatījos pēc tam vakarā, pēc spēles, tādu mierīgāku galvu zinot jau rezultātu. Man
4 spēlētājs tiešām pēc vakardienas spēles no Lielvārdas kaut kādā veidā, es nezinu, vai žēl ir pareizais vārds, bet kur būtu pelnījuši spēlēt tālāk pusfinālā. Tas ir abi pieredzējušie spēlētāji, Virsnīts un Kusiņš. Tā viņu atdeva un Klaus Kaspars un Armands Savins. Tā kā Kaspars pat pie -7, cik viņš vēl bija pārliecināts, ka viņu var izvilkt, kā viņš vēl kurināja komandu, kad tur atvairīja to soda metienu pie kaut -5, kā viņš leca virsū vārdsargam. Tāpat arī Armands tur varbūt tās dažreiz pat daudz gribot sanāca no efekta defekts pēc darbībām, bet tā vēlme, griba pašadeve man nedaudz Armands pārsteidz, jo viņš vairāk tāds ir bijis meistarīgs spēlētājs, ne tik ļoti ar kaut kādu pašadevi, bet Klaus Kaspars un abi pieredzējušie. Manuprāt, tie 4 džeki būtu pelnījuši, un man liekas, ja visi būtu vakardien noticējuši tā kā noticēja viņi, vismaz pēc ķermeņa valodas āršķirīgi, tad es nebrīnos, ka viņiem arī izdotos varbūt vakardien atspēlēties, jo daudziem jau tur ātri bija galvas lejā. Katrā ziņā, es teiktu, stulbi ir teikt, pelnījuši vai nepelnījuši. Ja viņi būtu uzvarējuši 7. spēli, jā, fakts pelnījuši. Zaudēja tagad spēli, pelnīti zaudēja. Labi, es to jautājumu man vajadzēja uzdot pie 3-3 sērijā. Jā, varbūt, bet runājot par spēlētājiem, redzēju, man liekas, sērijas, kura tā spēle bija, 4. spēle, laikam, un runājot tieši par Klau Kasparu, viņam sērijā spēles laiks bija mežonīgs. Es pat pieļauju domu, ka viņš ir tas spēlētājs, kurš ir pavadījis visvairāk minūtes laukumā no visām komandām, visiem spēlētājiem, jo tajā spēlē es skatījos klātienē to spēli, un tieši pavēroju, kā vispār notiek tā spēlētāja rotācija, jo Lielvārdē nav 3 maiņas, un sanāca tā, ka bija kaut kāds gandrīz 6 minūtes no vietas, bez vairākumiem, mazākumiem. Klaus Kaspars bija laukumā. Un tas minūšu skaits un darba apjoms, ko viņš ir izdara, tas ir mežonīgs. Mežonīgs priekš jebkura spēlētāja, vienalga kādā fiziskajā kondīcijā tu esi. Un, ja par žēlošanu, tad jā, man žēl noteikti tie 4 spēlētāji, kas, es neteiktu, ka tikai viņi tur cīnījās un vēl kaut kas, visi cīnījās, visi gribēja. Viņi visi spilgtāk iekrita acīs. Nevar jau teikt, ka kāds necīnījās un tam līdzīgi, bet no viņiem tā enerģija vai tā vēlme dzirkstuļoja nedaudz vairāk kā no pārējiem, manā skatījumā. Jā, vakardien noteikti tādu iespēju atstāja tie spēlētāji. To noteikti var piekrist. Pirms Paulam dodu vārdu, gribu arī pa sērijas gaitu pastāstīt, ko es redzēju, kas man likās varbūt nedaudz dīvaini. Grūti teikt, kāda situācija bija Valmierai ar slimošanām. Zinām, ka viņi tur slimoja, vēl kaut kas viņiem bija pirms tam tieši pirms play-offiem. Vai tā fiziskā kondīcija tādā stadijā vai Lielvārda spēja laust cīņas gaitā tās situācijas, bet tas fakts tāds, ka spēles pirmās 10 minūtes Valmiera visās spēlēs, ko es redzēju, rādīja dominējošu sniegumu. Varbūt ne rezultātā. Tur citās spēlēs izgāja vadībā, citās tur 2-2 bija vai jebkāds rezultāts. Bet tā spēles gaita ir dominējoša. Bumbas kontrola, aizsardzībā visu kontrolē, viss notiek, ir kaut kā daži ātrie, kur viņi palaiž. Bet tā sajūta ir tāda, ka viss notiek, un tad vienā brīdī kaut kāds klikšķis notiek, un Lielvārda pārņem iniciatīvu, un spēle sākās tādā skraidīšanā diezgan daudz ar daudz kļūdām, un Valmierai vairāk nav vairs tā pārliecība, kas bija spēles sākumā. Īpaši bija tā 4. spēle, un īstenībā vakar arī līdzīgs stāsts. No tādas spēles, kā tāda zīmējuma un visas tās gaitas, es teiktu, ka Valmiera, pirmo periodu, protams, dominēja. Pēc tam viens kaut kāds ātrais iekrīt, vēl viens kaut kāds metiens, vēl kaut kas, un beigās bija, protams, pie tāda liela rezultāta grūti savākties, ja tu esi uz 3. periodu ar +7, un tu vairāk vai mazāk domā, kā nosargāt to rezultātu. Bet Lielvārda dominēja. Pieminēja tādu frāzi, pazaudēja pārliecību. Nav tā, ka Valmiera ir komanda, kurai ar pārliecību izcenis līdz galam nav bijis viss kārtībā, ko arī pierāda tie visi zaudējumi arēnā. Cik spēles arēnā, tik zaudējumi nav nereiz uzvarējuši arēnu, vienalga, vai spēlē pa zeltu vai pa bronzu, ja nemaldos. 4-0 bilants, 0-4, varbūt pat
tik daudz ir noteikti. 4 spēles noteikti zaudējuši arēnā, un nedaudz vienmēr ir pietrūcis. Kaut kā tagad varam teikt, ka 2 sezonas pēc kārtas uzvaras 7. spēles. Nu, pērn Rūbens 4. finālā un šogad Lielvārda. Labi, tas tā, lai katrs pats spriež, cik Valmiera pārliecinoši. Paulīte, ko tu varbūt par sēriju? Es neko Tom, kad prātīgi ar izteikumiem tev pret Valmieru vēl jāspēlē. Viņiem iedos kaut kādu. Kā viņi var aizķerties. Bet, ja par spēlētājiem, par kuriem žēl, jā, viennozīmīgi Kaspars Savints, bet es laikam uzskatu, ka, ja kā komanda nevar uzvarēt sēriju, tad nav ko žēlot spēlētājs. Mēs ejam laukumā, uzvaram kā komanda vai zaudējam kā komanda. Es laikam pieturēšos pie šī, un ja mēs zaudējam, tad mēs visticamāk neesam pelnījuši spēlēt tālāk. Jā, tāpēc es minēju, jā, tas vārds pelnījuši varbūt pēc zaudējuma īsti vispār nav korekts. Nu, tad soļojam tālāk. Prognozes, kā mums bija. Mēs abi teicām Pauli 4-2 un Toms teica 4-3 Valmiera, vai ne? Ja es precīzi atceros, jā. Jā, nu Toms šeit iekabināja. Nu, uzminēt 7 spēles, man liekas, vienmēr ir vissarežģītākais, jo tad arī tu uzvarētāji grūtāk uzminēt, vismaz man tā šķiet. Laižam tālāk, uzreiz otri pusfinālisti. Pretī būs tad Talsi, ko tad Toms pārstāv, kur uzvarēja 4-2 Lekringu par to sēriju. Nu, tur es domāju, ka jums varētu būt daudz ko teikt. Un varbūt varam sadalīt kaut kā to sēriju 2 daļās. Vismaz es viņu tā kaut kur dalīju, iespējams arī nepareizi, tikai priekš sevis, tad līdz tam 3-0, un tad pēc tam, nezinu, Toms varbūt sāk kā uzvarētājs. Tie 3-0, Toms atcerējās, ko viņš teica. Paulam jāpriecājās būs 2 reizes. Viss iedevām 2 reizes papriecājās. Es dzirdēju tādu spekulāciju, ka Toms ir uzlicis 4-2 uz Talsiem, un lai viņa prognozes piepildītos, viņam 2 bija jādod. Nu, jā. Atdot sākumā viņas būtu riskanti, bet pie 3-0 atdot, kāpēc ne? Jā, kāpēc ne? Nē, bet tā kopumā. Nu, visas spēles, es teiktu, ka bija ļoti līdzīgas. Un to, ko es teicu, tādi momentumi un atrast tos īstos brīžus, kur tu vari nolaust to spēli. Man liekas, jāsaka, katrā spēlē tā bija. Pirmajās 2 tas bija izteikti. Rezultāts, man liekas, ka abās bija 1-1 un ilgi turējās līdzīgi. Un tad kaut kur mēs iemetam, dabujam 1, 2, 3 un vienā spēlē, pirmajā spēlē Lekrings atnāca atpakaļ līdz -1, otrajā neiznāca tas. Bet jā, tās spēles bija līdzīgas. Es teiktu, katra bija un katrā varēja būt tas uzvarētājs cits. Nebija tā, ka tur mēs uzvaram spēli un Lekringam nav iespēja. Reizē pat bija tā, ka tikai. Mēs spēlējam, mēs iemetam varbūt ar mazāk iespējām, ar labāku realizāciju, bet Lekrings met tur un ir štangas un tie momenti ir ļoti daudz. Tā realizācija. Es teiktu, ka lielā mērā Lekringa realizācija daudz ko noteica šajā sērijā. Nu, Paul, kā tev par šo sēriju? No otra flanga, tā teikt, vērojot? Otra flanga, sākumā varbūt mēs bijām kaut kur pārgatavojušies tam visam par pagājušā gada pusfinālu un kaut kur tās emocijas vēl pakūlām uz augšu, kas varbūt bišķiņ sasēja visiem prātus, sasēja visiem rokas. Bet, kā jau Toms teica, tie momenti mums netrūka, bet mums nebija spēlētāji, kas viņus spētu realizēt. Un, kā jau pirms sērijas man Toms uzdeva jautājumu, kurš jums metīs golus? Tad tas arī kaut kur, es protams, gaidīju, bet varbūt līdz galam nesagaidīju, kurš varētu būt tas līderis un pavilkt to visu uz sevīm kaut kādos tādos lūzuma brīžos. Bet, ja mēs vērtējam kopumā, tad es vērtēju kopš Ingus Laiviņa pievienošanās, ka tā līkne mums ir augšupējoša un kad visam vajag savu laiku un kad vajag atpūsties, vajag restartēties un mēs būsim vēl labāki. Jā, ja mēs tā pliki sausu statistiku skatāmies, tad jau Krišam 5 spēlēs 6 golu laikam, jā. Nevar teikt, ka struntīga statistika, bet es, vienā spēlē 4 un līdz ar to, ja mēs skatāmies citādāk, tad tas ļoti izlīdzina. Es prognozēju, ka būs ļoti sīva sērija, pat kaut kur arī domāju, ka Lekrings varētu uzvarēt. Tagad
Varu arī nedaudz atklāties vairāk, varbūt, kāpēc es biju ļoti pārliecināts, ka Lekrings uzvarēs pirmo spēli. Sērijas pirmo spēli. Es biju tiešām ļoti pārliecināts par to, lai tagad normāli paskaidrot un savu pārliecību. Es nevaru, bet man bija ļoti liels sajūts, ka Lekrings uzvarēs sērijas pirmo spēli un ka tā sērija līdz ar to iegriezīsies citādāk. Es biju ļoti pārliecināts, ka Lekrings treneri sapratīs, kas ir Talsu spēcīgi. Caur kuriem 3 spēlētājiem iet Talsu spēle, tas noteikti nav vispār nevienam noslēpums, kas nedaudz vairāk seko līdzi, un tieši tās pozīcijas, kurās viņi spēlē, no aizsardzības, cik ļoti spēj kontrolēt spēli, ritmu, visu gaitu un tam līdzīgi pieturēt, sāsināt, kad vajag ļoti visi 3 pieredzējuši spēlētāji un labi domājuši laukumā. Un es zināju, ka Lekringam ir vienmēr bijuši problēmas ar uzbrucējiem spēlējot aizsardzībā. Un Talsiem ir spēcīgākā puse tieši uzbrukuma uzsākšanā, tur nāk tie spēlētāji, aizsargi vai centrs. Un es domāju, ka tas tiks atrisināts, ka tam būs tik liels uzsvars, kad tam būs zāles un kad ar to tiks galā. Un tas būs pārsteigums uz pirmo spēli, kur izdosies tādā veidā uzvarēt. Bet tā arī ar to netika galā. Akmeņlauks, Ragovskis, Raitums, viņi ir tas, teiksim, 3 stūrs, kurš pēc tam arī pārējos uzbūvē, un kurš pārējais patā ļoti labi spēja izpildīt savas lomas un realizē labi momentus un labi iedarās tajā sistēmā. Bet es biju pārliecināts, ka spējas ierobežot šos 3 spēlētājus. Bet īsti ne. Tad, kad viens izkrita, var jau tā tagad banāli teikt, kā Arts izkritā, uzreiz bija Lekringam stabila uzvara. Protams, tur arī noteikti ir sakritība, tas, ka sērijā jau bija 3-0 un tā. Bet arī kaut ko laikam tas parāda. Tā kā tur aizšāvu es garām, kad es biju pārliecināts, ka Lekrings spēlējot aizsardzībā un tieši ar uzbrukuma bāzi spējas labāk to izdarīt. Beigās tās daudzas darbības bija tādas, kad komentējot pat gribējās saķert dažreiz galvu un kur veidojās uzreiz bīstami momenti katru, teiksim tā, paviršību bez bumbas spēlēt Lekrings uzbrucējiem praktiski izveidoja, ja ne bīstamā vārta momentā, tad uzreiz sāsinājumā vai kaut kādā nekomfortablā darbībā, lai būtu aizsargiem grūtāk. Un ar to tā arī, manuprāt, visas sērijas garumā netika galā. Vai Valmiera ar to tiks galā? Grūti spriest, jā. Tā kā tas jau mēs nedaudz paskatāmies uz priekšu. Runājot par sēriju kā tādu, laikam vissāpīgākais tomēr ir tas, kad bija kabineta cīņas un bija jāiesaistās tādā veidā un ka netika viss atrisināts tīri laukumā. Tas, laikam, tomēr viss tāds sāpīgākais šajā visā pasākumā. Un, nav stāsts par to vienu komandu uzvaru vai otru uzvaru, bet katrā ziņā tam nebūtu jāietekmē sērijas un jāmeklē komandām kaut kādas iespējas nocelt spēlētājus un visu kaut kas tam līdzīgs. Mēs tam pieskārsimies. Es tev daļēji piekrītu. Ir, kur piekrīt, ir, kur nē. Tā robeža ir visai šaura. Nav tā, ka dīvaini ir, ja tu vispār ne uz ko, teiksim, tā nerakst ziņojumu vai kā to iesniegumu par pārkāpumu, un tad ir jautājums, par ko rakstīt, par ko nerakstīt. Nezinu, ja mēs paskrienam uz priekšu, kur ķerkavu rakstīja par iekstiņu, tas ir pareizi rakstīt vai ne? Te būtu noteikti jādala, ja komandām ir iespēja rakstīt, ko federācija ir atļauj, tādā veidā, tad būtu kaut kādām, vadlīnijām jāizstrādā vai kaut kas, par ko mēs rakstam, kāpēc mēs rakstam. Vai cik bieži mēs vispār varam rakstīt? Ja mūsu, teiksim tā, iesniegumu akceptē, kā tur viss ir bijis kārtībā, vai mums vēl ir tiesības rakstīt, šādas nianses. Jo pērnajā sezonā, es zinu, viens klubs uzrakstīja pa vienu spēli 20, laikam pa 20 epizodēm. Tas īsti. Tas jau vairs nav par to, ka spēlētājs ir neadekvāti uzvedies vai rupji nospēlējis vai kaut ko tam līdzīgi. Tas ir vienkārši brutāls gājiens pēc spēlētāja nocelšanas no trases. Labu mīgūšanas kaut kādā, veidā. Tur jau tā lieta, un tas ir vissāpīgākais. Nav runa par to, ka tevi, parauj aiz olām vai iedod violīti vai tur grib nosist laukumā. Tā lieta ir... Tās lietas ir jāizskauž, tur bez variantiem. Bet, ja tev par tādām situācijām, kur tiesnesis redz epizodu no 1,5 metra un neiedod sodu vai piešķir 2 minūtes, un pēc tam pretējā komanda nākamajā dienā
dod iesniegumu izskatīt un pēc tam piešķir kaut kādas spēles. Nezinu, atkarīgs, protams, no situācijas un tā pārkāpuma, bet tā... Labi, es teiktu, ka valdes vārtēs, pēc šitā mēs pieskarsimies vēlāk, lai mums ir plānā par to parunāt un lai neaizcietos konkrēti vienā sērijā, jo tas ir tā kā globālāka lieta, varbūt šajā sērijā tas nedaudz bija spilgtāk nekā pārējās, tiesniegumi bija vairāk un arī viņi tika pieņemti vairāk, bet tad par šo sēriju varbūt vēl kaut kas, ko pieskarties, nezinu, vārdsargu līnijas. Jāsaka, ka... Hans teica, ka Silniņš salūzīs, vai Silniņš salūza? Vai varam teikt, ka Silniņš salūza? Salūza vai nesalūza? Silniņš nesalūza. Viņš pēc kaut kādiem ielaistiem goliem, ka tur kaut ko un gaiteni ejot, viņš arī kaut kādā brīdī paskatoties uz mani varbūt mazliet kaut kādu noķēru niķīti mazo, bet tā laikam jāsaka, ka godīgi viņš nesalūza un turējās. Tev paldies. Toms kaut ko gribēja teikt? Jā, starp citu, man tieši Silniņš ir blakus, un viņš sūta sveiciens pareizi. bet par vārdsargiem runājot, es teiktu, kā abi divi teicam, nospēlēja savas spēles un tādos kritiskos brīžos izglāba un noturēja spēlē, un gan kā viens, tā otrs, tā kā tur vispār bez jautājumiem augstas klases vārdsargi. Jā, Paul, varbūt tas var pieminēt, tā kā minēja, daudz gatavojāties. Es pieļauju, ka arī video, daudz informācijas pieļauju, bija ne tikai gatavojāties fiziski, nezinu, bet bija daudz visādas video un tam līdzīgi. Tā kā sezona beigusies, noteikti tu vari pateikt, kur pārsteidza vai kur paši nebijāt gatavi. Toms gan jau nedaudz piesardzīgāk, lai no tā, ka viņš savus mīnus pasaka un tagad Valmiera klausās tur Arvis Kārkliņš, Gārpša Liepiņš, un tad viņi analizē, Toms tad var... Mums nav mīnusu. Varbūt tad, Paul, var teikt, kur kaut kādām lietām bijāt gatavi, un kas varbūt drīzāk interesē tos, visiem noteikti interesē drīzāk tas, kam tad īsti nebijāt gatavi līdz galam. Jā, tas, kad treneri bija ļoti daudz video materiālu sagatavojuši, bija par iepriekšējām spēlēm, bija par tekošajām spēlēm, bija ļoti daudz skatījāmies, analizējām, pētījām, skatījāmies gan kā maiņa, gan kā komanda kopumā. Bet, ja jāsaka, kur mūs pārsteidz, kad, ko mēs varējām izmantot, Talsu uzbrukumu spēlētāju atgriešanos aizsardzībā bija visai kūtra, ko mēs varbūt nepratām izmantot ar garām bumbām, ātrām pārējām kaut kādā brīdī pēc Talsu tā pacietīgā uzbrukuma, ko jau tu minēji, ko viņi ļoti labi vērti. To mēs nepratām izmantot, un kur viņi mūs apspēlēja, jāsaka, jau tā vidējā meistarība laikam jau bija augstāka, jo tie līderi izšķīra tās spēles, nevis tādi pelēkāmās. Ja tā plīki skatāmies, tad no Tals ir 4 izlases spēlētāji, no Lekrings 1. Tad noteikti arī, ja mēs salīdzinām vēl tālāk, tad to 3 laukuma spēlētāju lomu izlasē, un Lekrings vienīgā spēlētāju lomu izlasē, arī nav gluži vienā maisā liekam. Tur nekādā veidā nenoniecinot Brunīti. Viņam cepur nost, ka viņš ir ticis izlasē un kad progresē un cenšas cīnās, bet tas tomēr arī ir savu veidu mērā kaut kādā ziņā. Tas ir viens, un otrs ir, kad šos pēdējās 2 sezonas traumas un savainojumi mums ir vilkušies tik daudz līdz, kad tas arī ļoti daudz ietekmē, kad liela daļa spēlē ar kaut ko sāpošu, kaut kas sāp, diskomforts, un tas arī tev nerada tādu. Bet tā es pieļauju, kad ir visiem. Es domāju, ka tā ir ļoti daudziem. Jā. Tom var tad varbūt tās savas Lekringi varbūt var kaut kur uzslavēt, kur viņi tomēr nedaudz jūs pārsteidz, varbūt ne līdz galam, kā redzam, ja reiz neuzvarēja, bet kaut kur nedaudz jums lika aizdomāties vai pārdomāt lietas, pārdomāt taktiku, kaut kādas varbūt pieslīpēt, pamainīt. Tāds izteiktais, kas nāk prātā, noteikti ir viņa mazākums, kas sarežģīja mums vairākumam dzīvi. Švaks vairākums. Jā, es teiktu, ka ir diezgan... Saudējumi 2-4 sērijā, švaks vairākums. Iedomājies, ja mums strādātu vairākums, kādā tā kā uzslavēsim Lekrings mazākumu. Bet es gribētu īstenībā izcelt ļoti Lekrings 3. maiņu. Pirmkārt, es grūti teikt, vai cik viņi daudz salaid gols, bet katrā ziņā... Viņi bija ļoti mainīgi patiesībā. Viņi bija mainīgi, viņiem mainījās noteikti aizsargi, Rīsmanis bija, Pauls bija,
Bruno bija aizsardzībā, bet tā trešās maiņas funkcija, man liekas, viņi darīja perfekti. Ja dabūja bumbu, tad viņi noteikti nedeva mums iespēju, un viņi neuzbruka un negāja tur mēģināt iemest gols, bet pildīja reāli tādu funkciju, ko treneri bija devuši, nedot mūsu pirmajai vai otrajai maiņai iespēju spēlēt ar bumbu, turēt maksimāli ilgi un nomainīties, lai viņa pirmā, otrā maiņa var spēlēt ar bumbu. Es teiktu, ka sērijas gaitā ļoti labi izpildīja šo uzdevumu, un tad, kad dabujām, protams, to bumbu, bija vieglāk spēlēt pret viņiem un iespējas zonā, bet reāli tādu rezultātu ziņā es teiktu, ka mēs pat baigi nesametām pret to trešo maiņu. Es teiktu, ka viņi bija tādi atslēgas spēlētāji šajā gadījumā. Tāds labs uzslavējums darbiņš. Nē, mums bija 1 vai 2 ielaistie pa visu sēriju. Un 1 iemestais, laikam, ja nemaldos, vai ne? Pirmajā spēlē. Jā. Tā kā, priekš trešās maiņas zaudētā sērijā varētu teikt, ka visai labi, jā. Ja tu zaudētā sērijā, 2-4 sērijā un spēlē tikpat minūtes pa lielam, cik pārējie, un esi kā trešā maiņa un spēlē pret pretinieku pirmo, otro maiņu un dabū sērijas griezumā -1, es teiktu, ar 2 ielaistiem vārtiem tikai, jā. Es teiktu, ka tas ir perfekts rezultāts tādā ziņā. Protams, kur bija otrs, es varētu teikt to pašu arī par mūsu trešo maiņu. Mūsu trešā maiņa arī nebija tā, ka ielaid daudz gols un kaut ko arī iemeta, tā kā līdzīgs stāsts. Un spēlēja tāpat pret Lekrings pirmo, otro virknējumu. Lēžam te tālāk, lai tā intensitāte mums turās. Iesim Ulbraka Rubeni. 4. pret 5. sīdu, 4-1 sērijā, laikam man sērija tādā ziņā vistuvākā, visvairāk es redzēju spēles, visvairāk viņas dabūju kaut kur arī pāanalizēt, gatavojoties un visvairāk pievērst vērību. Un tad redzēt pilnīgi visas spēles un pat dažas divreiz un kaut kādām niansēm skatoties līdz, lai pašam komentējot ir patīkamāk un vieglāk to darīt. Pats varbūt tad arī sākšu. Rezultātu uzminēja sērijā 4-1. Man liekas, mēs visi minējam 4-1, jā. Man liekas, ka man bija 4-2. Tad Palta neviena beigās nav trāpīta. Katrā gadījumā, jā, nobīdi pa 1, 4-1, 4-2, tas dažreiz, jā, visai līdzīgi. Man sanāks paslavēt Rubeni, lai arī viņi piedzīvoja zaudējumu ar 4-1. Man ļoti patika, kā viņi darbojās pirmajās 4 spēlēs, un jo īpaši spēle no spēles. Tad 2. labāk kā 1., 3. labāk kā 2. Un tā tendence bija ļoti augšupejoša. Arī gan spēleziņā, gan arī mēs beigās redzam arī rezultātā, jo to vienīgo uzvaru izdevās izcīnīt tajā sērijas 4. spēlē. Un mani ļoti pārsteidza tā spēles disciplīna, kuru spēja ievērot. Tieši, manuprāt, taktiskā disciplīna, ka ļoti turējās pie lietām, kas ir sarunātas. It īpaši spēlējot ar bumbu zemu savā zonā, uz Ulbraku šo presingu, uz agresīvo spēli. Spēja ļoti labi kontrolēt, pacietīgi, nesadegt kaut kādā ziņā, lieki nesarežģīt notikums. Un sērijā, ja pirmajā spēlē, tad viņiem bija zaudējums pagarinājumā, bet metienu attiecība bija gandrīz 2 mazāk. Tad spēle no spēles arī metienu attiecība izlīdzinājās. Un, jā, Andris Pilps minēja, ka tas XG skatās. Tad tur stipri labāks ir bijis Ulbrukai, bet tā no malas, man skatoties, Rubeni katru spēli lika arvien klāt, arī izcīnīto savu uzvaru tajā 4. spēlē. Un tad tā 5. spēle, kur, manuprāt, iznāk pavisam cita komanda. Šoreiz negatīvā nozīmē. Man likās, ka tā varētu būt tāda lūzuma spēle, ja viņi dabūna 2-3 sērijā, brauc uz mājām, uz tā visu pacelājumu, kad ir jau atspēlējuši un tie visi notikumi. Laukumā ir atgriežušies spēlētāji, tur ir Ķikuts, sāk pilnas spēles spēlēt, Kārlis Bitmans sāk piedalīties spēlēs, Ivo Balods. Es domāju, tas varētu būt tāds pacēlums liels, bet uz to 5. spēli, es nezinu, kas viņiem bija noticis, vai bija pārāk motivējušies vai kas, bet ļoti tādi blāvi, un ja es tikko ļoti slavēju lielvārdu pie -7, vēl tur cerēja, ticēja, un plēsās arī Lekrings pret Talsiem, kad jau atļaušos teikt, spēle bija zaudēta, vēl cīnījās, plēsās un
vismaz, ja neticēja, tad lika citiem noticēt, ka viņi tic, tad Rubeni trešajā periodā jau, manuprāt, bija tāds baltais karoks, ka viņi iemeta, manuprāt, 2-6, un es pat nesapratu, kad ir vārti, jo neviens no spēlētājiem laukumā rokas pat nepacēla augšā. Nu, tas bija tāds nianses, un man bija tas liels pārsteigums, cik viņi pozitīvi sāka, tik tas beigās tāds darbus piliens, tā var teikt, medus podā par to sezonu. Nu, viens tas, ka noslēdz ar zaudējumu, bet tā spēle man neatstāja labas mielas. Kā jums ar šo sēriju? Jums pašiem pārklājās spēles, līdz ar to saprotu, ka visai maz redzēts. Nu, es esmu redzējis highlights pa lielam tikai. Pašas spēles es neesmu redzējis pilnīgi nevienu šitajā sērijā. Bet tik, cik es redzēju un tik, cik ir dzirdēts apkārt no visiem pārējiem, tad tas, ko tu teici par Rubeni, par to sākumu kaut kādā brīdī, bet visi ļoti slavēja to Ulbrukas lielo enerģiju. Ar kādu enerģiju viņi spēlēja un tā vārtu gūšana, ko viņi grib gūt vārtus. Un tie spēlētāji... Viņi neizdevās ar tiem vārtiem, ja tā godīgi. Tur Rolis viens vilka uz saviem pleciem, vēl Krišāniem pirmajās spēlēs, viņi jau vairāk pa 5, vienā pamatlaikā neguva vairāk pa 4 vārtiem, līdz 5 spēlē. Jā, bet tā kopējā spēle, kad iet uz tiem vārtiem un nav, pieņemsim, tā kā mums pret Talsiem, ka tās spēles beidzās 2-1 un tādas mierīgas un kaut kādā brīdī tā uzbrukuma uzsākšana ir pacietīga, tad tur neviens neko daudz negaidīja, kad vienkārši dragāja. Bet tas, kas man patika, kas par tur būs laikam tevi jāuzslavē, pirms pirmās spēles bija Atis Blīns pie tevis ciemos, vai ne? Nu, tur jāuzslavē visi, arī Andris Pīlups, tur visi. Jā, un par tiem pārsteigumu metieniem, ko viņš teica. Un tad es tagad līdzi, to jau minu tikai ne šīs sērijas sakarā. Es bieži dzirdējis, ka daudzi jau piemins tās spēlēs, ka nav pārsteigumu momentu, elementi, visu citu komandu kontekstu arī. Tā kā vienā. Jā, bet laikam visi to bija kaut kur piemirstuši, un man bija arī pirmās līgas pušiem playoffs, un tad es viņiem iemetu čatā arī šito video, un tad tiešām visi aizdomājās, un tad, laikam tas ir tāds sērijas highlights, ko es varu paņemt no šīs sērijas, bet tā kopumā... Atkal acis izceļ highlight. Vairs nespēlējot, bet tā pati izceļ highlight, jā. Nu, izrādās, laikam, nekas nav sarežģīts. Nu, tā pa lielam. Uztais pārsteigumu metienu un varbūt būs. Tā jau reizē notiek. Viss kaut ko pievērš uzmanību kaut kam citam, bet aizmirst parastās elementārās lietas, kas strādās vienmēr un ir strādājuši vienmēr. Runājot par sēriju, redzēju Ulbrukas spēles, mājas spēles. Jo es komentēju, kāpēc skaties, vai ne? Nu, protams, es nevaru klausīties, tevi ciest nevaru. bet jā, par Rubeni man tiešām pārsteidz viņa disciplīnu. Un disciplīna spēlē ar bumbu, ja viņi man asociējās vienmēr tā, ka, ja ir iespēja skriet ātrajā, viņi skries ātrajā un lēni atgriezīsies atpakaļ, tad tagad bija tā, ka tiešām pārdomāja vēl 3 reizes, man liekas, spēlētājs bumbiņu, vai mēs tagad skrienam ātrajā vai neskrienam, un to bumbu mēģina ilgi turēt un ilgi uzsākt, un attiecīgi tās varbūt bija tās pretzāles pret Ulbrukas to dominējošo uzbrukumu, ko mēs tieši runājam. Ulbrukai mazāk bumbi, tātad mazāk iespējas uzbrukt un attiecīgi gūt vārds. Skatoties sērijas rezultātiem, es domāju, ka noteikti tas nostrādāja. Ulbruka netuvu nemeta savus vidējos rādītājus. Bet kas man atkal nepatīkam pārsteidz, ka Ruben tomēr maz met, un tās pirmās 2 spēles, kuras noskatījos, likās, ka cik metienu protokolā bija, tik arī man tā arī pēc sajūtām bija, ka maz apdraud vārtus, un tā bīstamība nav vairāk tik, kā viņi spēlē savu standartu florbolu. Bet, katrā ziņā, ja tu dabū tās viena gola spēles, tad tas strādā, vienīgi kaut kur ir nepaveicies vai nedaudz pamaz tas bijis bīstams. Bet pagarinājumu zaudēt, kas arī... Jā, bet pagarinājumu zaudēt. Es tieši gribēju uzcelt
ka nevienā brīdī sērijas, nevienā spēlē nebija sajūta tā, ka Rubene varētu tā, uzvarēt spēli. Vienmēr bija tā, ka tas uzvarētāji gars čempionu tāda mentalitāte ir Ulbrukai. Nebija tā no malas, viņi nevar iemest, viņi tur uz 3 goliem sēž visu spēli, un tad pienāk pagarinājums un rolas ieliek. Ka viņiem bija tā pārliecība visu laiku, ko nevarētu teikt par Rubenu. Vismaz tā, skatoties no malas, tās sajūtas bija noteikti, jā, ka lai vai kāds rezultāts iet un ka nevar iemest, bet ka Ulbrukai bija tā pārliecība, ka tās spēles atnāks un tā sērija arī atnāks. Varbūt kāds spēlētājs. Uzreiz varu pieminēt, kuri man patika. Pārsteidz pozitīvi, tad Bobo, Roberts Trepšs. Es nebiju gaidījis, ka viņam būs tik laba sērija. Nevis tāpēc, ka viņš ir slikts vārdsargs, bet tāpēc, ka viņam šī sezona visai saraustīta un ar to veselību ir kā ir. Un es to arī zināju. Un viņš nostāvēja, manuprāt, ļoti stabili. Nevis tā, kā viņš citreiz mēdz, ka ir tās labās spēles uz emocijām. Viņš tā kā Masaiskis var pa vārtiem izvārtīties un visu atvairīt, un pēc tam ir tādi kritumi. Viņš tiešām visas sērijas garumā, manuprāt, ļoti labi nostāvēja. Un kas mani vēl ļoti pozitīvi pārsteidz, tad sarkanās kartītes īpašnieks. Par to arī viņam noteikti tāda amizanta situācija pieļauj, ka, ja viņam pirms tam bija kāda sarkanā, tad šī bija stulbākā sarkanā karjerā Hugo Buhrots. Tur, manuprāt, viņam bija ļoti laba sērija. Viņš spēja ļoti labus lēmumus pieņemt. Viņš gados jauns, manuprāt, vienmēr palicis nedaudz ēnā tai savai paudzei, kur ir Sīliņš, Dūmiņš, Avots, Fogels. Viņš nedaudz ir ēnā šiem džekiem vienmēr palicis. Jo tie ir tādi spilgtāki tieši, vairāk varbūt skatāmies arī uz rezultativitāti un tādām lietām. Viņš nedaudz vienmēr ir bijis tāds otrā plāna, un šajā sērijā, manuprāt, viņš bija ļoti labs. Ļoti vērtīgs. Viņam bija ļoti daudz labas epizodes tieši aizsardzībā ar bumbu, gan arī divcīņās. Tā kā, ja manā skatījumā, ja tas džeks turpinās uzņemt to kursu, kad būs ļoti labs materiāls. Es arī, teikšu godīgi, viņus tā kā vienmēr zināju, pamanīju, bet nebija šīs kvalitātes dažas, ko viņš nodemonstrēja pret Ulbruku līdz šim redzējis. Un viņš nodemonstrēja tieši tās playoffos, izslēgšanas spēlēs. Komandai visgrūtāk varbūt arī gāja, tā kā man viņš bija tāds tiešām pozitīvs pārsteigums. Jāsaka, milzīgs lēciens no regulārā uz play-offu, un tas spēles stils, tik nobriedis kļuva, salīdzinot, kāds bija. Par viņu tagad tieši arī, ja? Jā. Tā, ka tie lēmumi tiešām super labi un super adekvāti spēles situācijām un spēles gaitai, un ja citreiz būtu tā, ka skrienu un galvu nodūrs un kaut ko grib izveidot uzbrukumā, tad tie tik labi nopauzē, nomierina spēli, nomainās ar bumbu, tiešām pat prieks bija skatīties. Man pilnīgi tāds pats, priekšstats, es biju ļoti pārsteidz, tā, ka tas lēciens, tā kā tu minēji no regulārā, es varbūt pat salīdzināt ar to visu laiku, ko es līdz šim esmu redzējis viņa sakarā, Viņš pirms arī spēlēja, es nemaldos, 2 nedēļas pirms tam sanāk 18 finālā. Pat tur viņam nebija tik laba spēle, kā šeit. Tā kā man bija tas bija ļoti liels pārsteigums. Varbūt es īstenībā, ja godīgi nepajautāju Ivaram Jākapsonam, viņš tomēr ikdienā ar viņiem, vai viņam tas bija ļoti liels pārsteigums, vai vispār bija pārsteigums, vai tas varbūt tas visu laiku kaut kur ir bijis, tikai pārējie to vēl nav pamanījuši, jo iespējams kaut kur treniņos vai tādās spēlēs, kuras ne tomēr visas spēles nāk redzēt. Tā tendence arī junior nometnēs, tā tendence jau bija, ka kaut kur slēpjās tāds, ka reizēm tas jauneklīgais florbols aiziet viņam, bet tagad bija tiešām, liels noteikti tāds nobriedis, kā spēlētājs šajā īstajā brīdī, tas briedums ir pakāpies nedaudz augstāk noteikti. Vai tas, kā jums, kā U19 izlases treneriem, lika arī kaut ko nedaudz pārdomāt, es domāju citādāk? Visas playoff spēles liek pārdomāt. Es konkrēti par vienu personāliju tagad. Par Buhrotu? Jā. Noteikti mēs pastiprināti pievērsām viņam uzreiz uzmanību, kas ko kā. Bet runājot par tiem U19, katra spēle parāda, jaunieši, viena spēle tu nospēlē super labi, nākamo atkal ne tik labi, un
Bet jā, katrā ziņā tagad tās spēles, ko spēlēja topošie junioru izlases kandidāti, pievērsām uzmanību, un viņš noteikti atstāja lielu plusu sev. Pirms došu Paulam vārdu, varēs reiz pabām komandām kopā, pieminēšu arī, kurš gados jauns, bet vairs no gan junioru vecumu, Trofimenko, Ulbruket. Tas, laikam, būs Džeks, kurš pārsteidz mani pozitīvi otrā pusē, jo gan jau kā visi, kas vairāk seko līdzi, arī zina, ka viņš sezonu, ja nemaldos, decembrī sāk, decembra otrajā pusē, laikam, un arī gados jauns spēlētājs, un arī viņš, arī, manuprāt, viņam tas ķermenis ir ļoti nobriedis priekš saviem gadiem, lai neteiktu vairāk, bet arī šie lēmumi, arī, manuprāt, katru spēli paliek arvien tādi pareizāki, ļoti pareizāki, precīzāki izpildīti un drošāki, pārliecinošāki. Un viņš arī ir tas, kurš ne tikai varbūt tās klavieres pienest, bet arī var ievest vārtus. Un tas tvēriens, laikam, kas Ulbrukai nedaudz klibo, arī ir viņam tieši atbilstošais, tā kā viņš tāds X faktors, manuprāt, Ulbrukas komandai. Vismaz pirmajā playoff kārtā bijis. Ja par tiem pozitīviem pārsteigumiem, tad prieks, kad ir Kārls Bitmans atgriezies. Tāds Rubenai, kur tā sezona viņam uz čempionu sanāca aizbraukt, un Matīs Calms ieliec viņa vietā, un kad tomēr uz tiem playoffiem viņš varēja būt noderīgs komandai un bija kaut kādā, varbūt puslīdz pat formātīts. Bet par negatīvo laikam nemanīju šajā sērijā Gustavs Siliņu, kurš bija uzņēmis labu formu pēc Ziemassvētkiem. Tur Igaunijas līgā vāca punktus un arī Latvijas čempionātā un U18, kur kaut kur Gustavs bija pazudis varbūt. Un par Ulbrukas pozitīviem, jā, Trofimenko ir iekritis acīs kaut kā pēdējā laikā, bet laikam jāsaka godīgi, ka Ulbruka baigi neko nepārsteidz. Es saku, cik es redzēju highlights un cik parunāju, tad nebija nekāda pārsteiguma no Ulbrukas puses. Tom, tev varbūt kaut kas. Tu pievienojies pa Hugo, bet varbūt vēl kāds, ko gribi pieminēt. Es par tiem pārsteigumiem gribēju pieminēt. Man liekas, Ulbruka ir tādā pozīcijā, ka viņiem nevajadzētu ar neko pārsteigt. Viņiem vajadzētu vienkārši spēlēt savu spēli. Bet jā, Trofimenko ļoti labi iesācis playoffs un ir otrs rezultīvākais komandā. Pēc vārdu guviem noteikti, pēc punktiem Pēc punktiem dala, man liekas, ir Krišjāni. Abiem pa 6 ir, un Rolim, man liekas, 10. Un otrs labākais vārtu guvējs ar 4 goliem. Un Kovaļevskim tur atrāviens ir, bet Rols spēlē pa 4 metri. 2 spēles viņš spēlēs, ja? Jā, bet jā, tas tāds noteikti pārsteigums, ka es neteiktu, ka pārsteigums, kā viņš spēlē, bet pārsteigums, kā viņš ir uzņēmis to kursu tieši. Skatoties, ka viņš decembrī pievienojas, tā laikam tu palabo mani, jā, es to kā laikam arī piekrīt vairāk tev steigtiem. Tā kā labi iejuties, labi dabūjis tādu ķīmiju ar maiņas biedriem un tas priecē, jā. Labi, ķeramies uzreiz klāt, lai ir tā dinamiski. Pēdējā sērija, pirmā pret pēdējo komandu, pēc playoff zaļa, tā jau citādāk, Hilo nevar saukt pa pēdīgo komandu. Mēs prognozējam visi 4-0, precīzi saka, vai ne, un bija 4-1. Tad uzreiz tas pirmais, kas ir izcīnīja pirmo uzvaru vēsturē izslēgšanas spēlēs. Līdz šim tad visas sērijas viņi arī bija palikuši 0. Kā ja skatāmies matemātiski vai kā bookmakeri vērtā, tad mums izdarītā prognoze pat bija visai loģiski. Kas varbūt bija tas, kur tad nebija šis 4-0, vai varēja arī būt 4-2? Cik daudz sanāca redzēt šo sēriju, man tā mazāk, ja kaut spēles nevar redzēt, Irlavas kaut ko nedaudz redzēja, bet teikšu godīgi, vismazākais priekšstats var būt par notikumiem laukumā man šajā sērijā, bet tie rezultāti, man brīžam laikam līdz galam nepārliecināja no Ķekavas. Es nedaudz to lielo ticību, kura man bija radusies par viņiem. Es esmu nedaudz iespējams pazaudējis. Iespējams arī maldīgi, jo tā ir tikai pirmā kārta. Viņi iespējams tās pārliecināt, varbūt pat kaut kur nenovērtēja pretinieku, varbūt vēl kaut kam gatavojās, varbūt to fizisko lik iekšā, kā mēs teikt. Tiešām nezinu, bet pēc rezultātiem tikai skatoties, neredzot tās spēles, kā viņi veidot, cik daudz ielaida, kādas šūpoles, manuprāt, ka Ķekava
nedaudz manās acīs to pārliecību zaudēju uz to uzņemto kursu. Jā. Tom, vai tu gribi atdzerties? No Pauliņa. Es pievienošos Kasparam, ka Ķekava kaut kur ir pazaudējusies, bet cik ir dzirdēts, tad ir gājis jautri ne tikai laukumā, bet arī ārpus laukums starp abām komandām. Ir viss kaut kas noticies, bet noteikti jāņem vērā ir Ķekavas vārtsargu faktors. Ja Ķekavai nav Reinis Kirilko vārtos, tad, manuprāt, tā ir cita Ķekava. Tā vairs nav tā Ķekava, kas uzvarēja regulāro turnīru. Un iespējams, ka viņi paši sev ir kaut kādā brīdī uzlikuši pārāk lielu spiedienu. Apkārtējie paši, kad tik iesim un darīsim, bet mēs ļoti labi zinām, ka tas ir jāiet un jāparāda laukumā, nevis runājot. Un nav jau tā, ka Irlova bija zemē metam. Viņiem tie leģionāri, Siliņš, Klamers, manuprāt, rezultīvākais Irlovas spēlētājs playoffos. Viņam bija 8. Toms ātri apstīsies gan jau, cik bija, kāda bija statistika, un Klamers ļoti pozitīvi pārsteidza. Tāds likās īsts komandas džeks, kurš iet un dara, un visi kopā tur, ja mēs skatāmies, Irlovai nebija bērnu sastāvā. Tur bija pieauguši veči, kas gāja un darīja, bet varbūt tā meistarība kaut kur pietrūka. Un par Ķekavu runājot, tad, ja Ķekavai nav Kirilko, tad var būt visādi, un tāpēc tā pusfināla sērija, kas briest, arī būs, es domāju, visai interesanti, ja Kirilko dēļ darba vai dēļ kādā brīdī netiks. Es vēl ātri pirms Toms apkopo domas un skatās statistiku. Es redzēju to spēli, kurā Reinis nebija vārtos. Tā bija laikam tieši tajā brīdī, kad arī bija sērijā 3-0. Jā, zaudēja to 4. Man ir šķiet, komanda sapratot, kad vārtos no Kirilko atstāja playoffos 2-0 izskrēja pret vārtsargu. Es nezinu, cik pretuzbrukums ir tur samet. Manuprāt, viņi arī īsti necīnījās par to savu otro vārtsargu pa Kirilu. Tā vismaz tajā spēlē šķita. Vai arī bija 3-0, labi, kā būs, tā būs. Tad, kad jau bija zaudētājus, tad tur jau arī piedzina klāt un nebija tā, lai atspēlētos, bet kaut kur spēles vidū man šķita, ka viņiem nav tik svarīgi šajā spēlē uzvarēt. Iespējams, arī maldīgi tā izskatījās, bet ja, manuprāt, vārtos būtu Reinis, tā kā pamatvārtsargs, viņi Ķekava neatļautos tā izturēties pret savu pamatvārtsargu. Reinis neatļautu pret sevi tā izturēties, tā būtu precīzāk teikt. Tāda bija man tā sajūta tajā spēlē. Bet, dienas beigās jau varbūt pat labāk ir to vienu spēli zaudēt. Tad vismaz nepazaudē spēļu ritmu. Viņi vienu nogali neizlaida, tā mēdz bieži teikt, ka labāk 4-1 nekā 4-0. Bet dabūja ekstra spēli, klāt nevis šo visu lielo pauzi, ņemt un gaidīt, kurš tad būs pretinieks. Tā kaut kā es uz to. Un pieminēju Paulu par, tur bija interesanti visādi komentāri Facebookā zem spēļu postiem, nezinu, cik daudz ir redzējuši, lasījuši, bet abu komandu līdzjutēji tādu, man atmiņu uzsita par vecajiem laikiem Twitterī starp Liekriņas un Lielvārdas faniem līdzjutējiem, kad beigās arī spēlētāji iesaistījās droši tur izslēgšanas spēlēs un visāds komentārs rakstīja un viens otru, teikšu, maigi apcēla vai centās kaut kur maigi aizskart. Arī šeit bija Facebookā visai interesantas cīņas un viens otru kaut kā, varbūt dažreiz ne tik toleranti, varbūt dažreiz tolerantāk centās izsmiet un apcelt. Tā kā šī sērija patiesībā nedaudz kaut kur varbūt ar to ir vairāk iespējusies atmiņā nekā ar to pašu spēli. Bet, man tam ir attaisnojums tāds, ka es īsti neesmu redzējis šo sēriju. Jā, es tev precizēšu, ja es neatceros, kurš no Irlavas, bet tas, kurš atdeva tur uz to 2-0, ja būtu gribējis skriet, būtu 3-0 izgājiens. Bet jā, tādā situācijā varētu teikt playoffos saviem spēlētājiem. Spēles vidū. Tas nebija tā, ka jāatspēlējās, tur zin kā citreiz pa galvu kaklu nesās. Ko tu varētu teikt saviem, kā Ķekavas aizsargiem par to? Durvis tur. Nē, bet ja tā nopietni, tad žēl jau īstenībā, ka mēs tās spēles neredzam. Visas spēles neredzam. Un sanāca 2 spēles redzēt, kas bija Irlavā. Jāsaka tā, ka man nevienā brīdī nelikās, ka 1. pret 8. spēlē. Un noteikti ir tas faktors, ko Pauls jau pirms tam teica un šodien teica.
par Irlavu, ka tur puišeļi nav un ir veči un veču florbols iet vaļā riktīgs un, protams, reizēm tas aiziet līdz asumiem un kaut kādām rupjībām, kaut kam vēl, bet nu, man likās, ka īsti tam nebija gatava ķekava. Vismaz pēc tām 2 spēlēm, ko es redzēju un pāris cilvēkiem, ko es runāju. Nu, kad ķekavs sūdzās, ka viņus sit un kad viņi sit, tad viņiem 2 sadod un vēl kaut ko. Bet, jā, nu tā pārliecība par ķekavas varējumu man krietni samazinājās. Un ar ko tas saistīts, grūti teikt. Jā, 4-1 sērijā, skatoties sērijā, pilnīgi pārliecinoši, bet pēc tam spēlēm noteikti tas spēles bija uz abām pusēm, varēja mierīgi beigties. Es zinu, kāpēc tev nepatīk tagad ķekava. Tev būtu precīza, pilnīgi prognoze visas sērijas, ja viņi būtu uzvarējuši 4-0. Ja gribat labas attiecības ar Tomu spēlēt, tā kā viņš ir prognozējis. Nē, bet jā, galvenais tas atzinums pēc tās sērijas, nu, tā katrā ziņā ķekava nerādīja to sniegumu, ko es biju redzējis un kas man viņos patika. Bija vairāk bija daudzīšanās, skriešanās un nu, tāds gaļinieks, gaļas variants. Nu, jā, ja minējām, pieskārāmies visi par to, ka tās spēles nav tik daudz redzētas un gribētos redzēt, tad nākamā sērija, kas viņiem ir pusfināls par Tūbruku, tad visas spēles būs redzams, līdzīgi arī Talsiem ar Valmieru, tad no pusfināliem LFS nodrošina visas translācijas, nu, vismaz tā viņi ir uz doto brīdi apņēmušies. Kāpēc jau to nevar uzreiz no ceturtdaļu fināliem, bet no pusfināliem var? Nu, tas laikam cits jautājums, bet labāk vismaz no pusfināliem nekā vispār ne, jo būtu štruntīgi, ja mēs nevarētu redzēt tagad ķekavas spēles pusfinālos pret Tūbruku, vai arī tās spēles tikai Solid sportā, kur ir kādam, kurš varbūt nav gatavs par produktu arī kaut ko maksāt, bet grib, lai ir visi pa brīvu, un tāda ir pietiekami daudz, un kaut kur arī varbūt es viņu saprotu. Nu, tagad tad vismaz būs jāredz visas spēles. Un lēnām, tad, ja tās video translācijas visur, tad varam arī varbūt pieķerties klāt uzreiz lietām, kas no viņām izriet. Tad ir iespējami arī šie video atkārtojumi, jo citādāk ir ļoti interesanti, kad vienas sērijas kontekstā sestdienā tu vari skatīties video, svētdienā tu nevari, nu, no tiesnešiem, vai arī otrādāk. Ko jūs vispār par video translācijām jūs domājat? Arī būtu tā, ka kam būtu jāuzņemās? Klubiem, federācijai vai jāliek galvas kopā, nu, jo tik liels sašķelums par to, ka nav redzamas ceturtdienas fināla spēles. Katru gadu patiesībā viņš ir vienādi liels un redzam, ka no gadu uz gadu tas īsti līdz galam nemainās. Ir tie komandas klubi, kas to ir uzņēmušies un turpina, un ir, kuri, negribu teikt, spītīgi nedara, bet dara pa savam, bet es arī saprotu kaut kur viņus. Tie argumenti ir gan Valmierai bijuši, gan Ķekavai, gan arī jums Talsiem. Nu, jums gan ir, bet jums nav, teiksim, tā publiski pieejams. Katram ir savi argumenti, kuri, nu, vairāk vai mazāk kaut kādu loģiku var atrast, jā. Nu, es laikam teikšu, ka būtu jānāk, ka tur nevar, ka to visu dara federācija vai to visu dara klubi, ka tur ir jāliek galvas kopā un izdomāt, kā to produktu padarīt interesantu. Lai viņš ir gan no, nezinu, produkciju viedokļa, tā kā tu biji skatījies SSL spēles un tu teici, ka tas stāv pāri pat Somijas F-līgai. No atrāvienu, jā. Bet ne visas, bet arī konkrēts, jā. Jā. Komandas katram ir cita palielam, jā. Un tad liktos kopā, kā to produktu padarīt interesantu, gan, nezinu, intervijas, kaut kādas, tā kā mēs uzsākām kaut kādu analīzi vai mazās studijas vai kaut ko tādu, kad cilvēki... No, pat šodien atsaucies vēl uz to, nu, teiksim tā. Jā, kad tu tiešām, kad gribās to skatīties un ir interesanti, nevis tikai 3x20 minūtes pagarinājums bulīšu, bet ka tam ir kaut kāda pievienotā vērtība. Nu, jo dara, tad dara. Jā. Bet jā, labi, Toms. Es noteikti piekrītu Paulam, ka jābūt tādām lietām, bet pats minimums, un man ir vienalga, kas to nodrošina, klubi vai federācija, bet ja mēs gribam kaut kādā veidā kaut bišķīt attīstīties, nu mēs nevaram nerādīt play-off spēles. Tas ir pats interesantākais
spēlētājiem, skatītājiem, un tas ir pats aizraujošākais, ko mēs varam piedāvāt vispār pārējiem cilvēkiem. Un tas ir produkts, ko ir vērts skatīties. Nu, labi, tur regulārais nerāda kādu spēli, no šis runas to, bet, nu, playoff spēles ir pilnīgi viss jārāda. Un tur būtu, vienalga, es saku, vienalga, vai klubi uzņemās, vai tas ir apusējs darījums vai kas, bet ir jāatrod risinājums, kā mēs varam nodrošināt pilnīgi visas playoff spēles. Un tad jau mēs varam sākt runāt par to, kā mēs varam to padarīt interesantāk. Protams, interesantā lieta ir Ulbrukā tagad eksperti, spēlētāji intervijas. Tas, protams, padara to visu daudz interesantāk, un reizēm pat negribās pat iet toleti pačurāt, gribās noklausīties tiešraidē, ko tur nezinu. Dēla podiņā tev jāiet būs. Kas ir? Dēla podiņā varēs iztabāt. Bet tas jau ir bonus, ko mēs varam izspiest no tā visa, bet pašam minimumam būtu jābūt, ka mēs redzam un rādam visas spēles. Es jūs gan nevaru iespējams apēdināt, jo, ja informācija ir pareizi uz to brīdi, kur vēl nav apstiprināta, tad Ulbruks spēles, tā kā visas spēles nodrošinās konkrēti viena production komanda. Un tas nozīmēs, ka pieņemsim tā, kas līdz šim nodrošina Ulbruks spēles, kur komentē pieņemsim mēs, tad tā nebūs. Tā kā iespējams tur būs viss vienādi un nebūs nekādas intervijas vai tā kā mēs lekringa analīzes pa vidu taisījām vai tam līdzīgi. Bet tāda nianse, manuprāt, piekritīšu tomam galvenais, lai vispār rāda, un tad jau pēc tam to produktu varam ķepināt, lai viņš ir labāks. Bet uz ko es tieši atsaucos šajā sakarā, līdz ar to, kad ir izslēgšanas spēles, pieejams šie video atkārtojumi. Tātad arī tēma, par ko mēs nākamā parunāsim, šie saucamie vari, kā kontekstā arī iet līdzi viss jau tevis minētās arī šīs apelācijas rakstīšanas, vispārējais, ietversim to visu tā kā vienā tēmā iekšā. Cik pareizi ir arī tas, ka, reku pieņemsim labs piemērs, Lekrings tāls bija spēle sestdien, kad sērijā bija 3-1, tad tas sanāk 5. spēle. Nebija pieņemts šis video atkārtojums. Spēles laikā ir bijusi sarkanā kartīte, kuru pēc spēles tiek iedot. Krišam Treimanim, kur bija pēc video noskatīšanās. Ja Kriš tajā spēlē būtu pēc tā pārkāpuma, iemetis 3 vārtus. Viņš iemetis hat-triku tajā spēlē. Līdzīga situācija bija, kur Raitums dabūja pēc tam sarkano kartītes, viņš pēc sarkanās kartītes guva vārtus. Tas ir, tur gan neskatījās neviens video, tā kā paši vainīgi no stāsta. Bet cik pareizi ir tas, kad viena sērijas nogriezni vienā dienā var skatīties video, otrā nevar. Vai tad būtu jābūt tā, ka vai nu var, vai nu nevar. Es nezinu, vai jūs prāt tam nav liela nozīme, vai jūs domājat tā, ka ir video pieejams, tad skatāmies, nav video, tad neskatāmies. Kā jūs uz šo vērtējat? Es teiktu, ka abām komandām vienāda situācija. Te tu vari skatīties, te tu nevar skatīties. Ja tu vari izmantot tajā dienā, kad var to izmantot, tad izmanto un baigi es nestaredzu. Protams, pareizāk būtu, ja ir sērijā video atkārtojumi, tad mēs laižam visas sērijas garumā. Bet es nezinu. Par video atkārtojumiem jums ir skaidrs, kad var skatīties un par ko var skatīties. Tas ir nedaudz amizanti, kad ir jau beigušies ceturtdaļfināli, un es esmu ļoti pārliecināts, ka visu komandu, kas piedalījās ceturtdaļfinālos treneri, kapteiņi, pārstāvji, nav 100% saprašanā par to, ko var un kad var skatīties video. Kā jums ir? Jā, Talsos nebija. Cēsīs 3. spēli. Tur es tiesnešiem izprasīju sīki, skaidri, gaiši pārjautāju, man liekas, 7. Es ātri vēl, man tiesneši katrs, nevis pilnīgi visi, bet ir 2 tiesneši, kur katrs stāstīs pilnīgi dažādāk. Šīs ceturtdaļfināla kontekstā, tā kā, nesašu vārdos, lai nav tagad, kad viens ir muļķīts. Līdzīgs stāsts jau bija pagājušajā gadā, kad mēģināja to ieviest. Tad katru dienu bija citi noteikumi un citas vadlīnijas. Bet tagad, uz 3. spēles noskaidroju visu, kas ko kam. Pirms katras spēles, kas bija Cēsīs, kur ir video atkārtojumi, es pārjautāju tiesnešiem, vai mēs esam uz vienas lapas puses un spēles laikā, lai nav kaut kādas domstarpības, kad var prasīt, kad nevar prasīt. Bet šogad katrā ziņā tā situācija vismaz informācija, kas nāk no tiesnešiem un kas ir atnākusi man, noteikti daudz labākā situācijā kā pagājušajā gadā. Jo pagājušajā gadā katra spēle mainījās nosacījumi, kad tu vari skatīties, ko tu vari skatīties.
tagad pa lielam tie tiesneši, kam es prasīju, tā arī teica, kā viņiem, kā pirmajā spēlēs uzzināja, tā arī turpmāk teica, ko var darīt. Labi, man tur apakšā ir rakstīts neizprot LFS. Līdz ar to tad vai tev būtu jāprasa tas tiesnešiem katrs spēles? Nu, tā idejiski. Jo tas nozīmē, ka tu... Jā, jo es to noskaidrot. Jā, bet vai tev jau nevajadzētu to varēt noskaidrot pavisam vienkārši, nevis pirms katras spēles to prasot tiesnešiem un pārliecinoties, vai viņi domā tāpat kā iepriekšēji, vai jūs esat, kā tu minēji, viens labs. Būtu taču jābūt visiem skaidrs. Nu, tu saproti, ja tu iemet bumbiņu vārtos, florbolā ir 1 punkts, tad pirms katras spēles nav jāprasa, vai ja tu iemetīs no trīnišu gadījumā nav 2 punkti. Nu, vai te nav no centra vairāk? Tas jāprasa vakar, tāpēc Valmierai tik daudz punktu, jā, vakar. Jā. Bet mēs tak visi jau, kad sākās sezona septembrī, zinām, kad februāra beigās, marta sākumā sākās izslēgšanas spēles, vai ne? Mēs to zinām. Kāpēc tas viss jau nevarētu būt jau sezonas sākumā, kad mums sākās izslēgšanas spēles, lai jūs varēsiet, nezinu, nolikumu pielikumā pieliekam klāt, kā mēs tur bieži vien kaut ko pielikt. Par to mēs skatāmies, par to nē. Sezonas laikā tur, nezinu, kaut kādā brīdī rodās kaut kāda diskusijas, kaut kādi jautājumi, kaut kas. Mēs to varam izskatīt, nāk, nezinu, kapteiņi, tiesneši, klubu vadītāji kopā ar kaut kādu ierosinājumu, visu tas pārējais. Un tas visiem jau ir skaidrs jau septembra sākumā, kad nolikums ir apstiprināts. Tagad nedēļa pirms playoff atnāk kaut kāds e-pasts, kur mēs tomēr skatīsimies video. Jā, nu to var pats, ja nevar būt sezonas sākumā, nu tad jau uz 3. apu lēnām sākt ieviest tās vietas, kur ir tas video pieejams, jo lēnām jau tur ļaut skatīties, lai adaptējās gan klubi, gan komandas, gan arī tiesneši tai skaitā. Zini kā, es arī saprotu tos tiesnešus, es redzēju, esmu pāris video, kādu viņiem jāstāstīja atkārtojumi. Es apskaužu viņus, ka viņiem tajā brīdī pēc tā video ir jāpieņem lēmums kaut kādā ziņā, kur, nav viņš tik viennozīmīgs un tā kvalitāte, mums nav var kaut kāda sistēma, kā Anglijas Premjerlīgā, ja, ka tur var, nezinu, piezumot visu klāt, nav vienmēr tā labākā kvalitāte, ka tu atver vienkārši datoru un skaties tajā YouTube. Un es ļoti labi saprotu, ja viņam kādreiz tie lēmumi ir dīvaini, un pēc tam aizbrauc Toms mājās un ar palēnājumu 10 reizes izskata, un viņš pasaka, rekrutiesnes tomēr, un lai viņi arī pie tā sāktu adaptēties un pierast, jau arī viņus radināt, nevis viņi vispār nav pieraduši skatījušies, un tad atbrauc, nezinu, uz Cēsīnu, uz Ulbroku, uz Rubenu, kur ir pieejami, tur uzreiz katrā spēlē pa 4. un Tom izstāst to gadījumu varbūt, kas bija 4. spēlē, kur, manuprāt, tev ir šaubas ir apliecinājušās, ka tu prasīji video atkārtojumu par sodu metienu. Jā, situācija bija spēles situācija, kur, tāds, nezinu, no malas liekas tāds 50-50. 50-50 bulīts. Es tiesnešiem, spēle tika apturēta, 11 sekundes pirms tam, pēc tam. Un es prasu video. Tas ir daudz, tur var virzienus mainīt. Tur jau tā lieta, un paprasu video atkārtojumu uz bulīti. Tieši skatās, un, man tas dators ir bijis tā pavērts, ka es redzu to kopējo ainu. Un es saprotu, ka, Un tu redzi, ka skatās piekdienas spēles. Un tā epizode nav tā, kuru es gribēju paprasīt, bet šajā gadījumā tiesnesis īsti arī nav paprasījis, nezinu, izskatās, ka viņš nesaprot, bet viņš arī neprasa, kura epizode, un tad es pieeju, pasaku, ka tā un tā epizode, tas un tas numurs ir epicentrā. Un beigās, cik es saprotu, tad tev tā informācija no galdiņa arī ienāca, ka tas sākotnējais nebija īstā epizode, ko skatījās. Es cik sapratu, pat līdz galam runājot, ka viņi pat īsto tā arī neapskatīja. Arī īsto tā, kā tevis prasītu, ka viņi pat līdz tai netika. Jo tas, ja vienkārši Adrians tajā, runa ir par pārkāpums pret spundu, un viņš tajā uzbrukumā, pieņemsim, uzbrukums ilgi 3-5 sekundes, viņš ar bumbiņu 4 reizes, piemēram. Kas ir loģiski, un katrā reizē, kur viņam ir kaut kāds kontakts vai bīstamība, viņi atrod vienu, un viņi pirmo domā, ka tā ir tā, pieņemsim, par kur skatās, kaut gan dienas beigās prasīja par kaut ko citu. Jā, katrā ziņā es par šo, tā, ka prasot tos video atkārtojumus, nemaz nebiju aizdomājies. Zin kā liekas, tur tā un tā epizode, es prasu par bulīti. Bet, izrādās, ka varbūt tiesnesis pat vispār nav redzējis to momentu, un viņš meklējot to video, viņam pat nav nojausma, ko viņam meklē. Un te atkal prasītos, ka no tiesneša, kad tiesnesis atnāk paprasīt, mēs nevaram atrast īsti
izstāsti. Nezinu, kas Tad tur mums ir mēs ar pogām spaidīt un meklēt. bet jā, tāda situācija, ka par 95% es pārliecināts, ka tiesneši... Tas tiešām ir sarežģīti. Tas, ko mēs tagad runājam, tas vispār nav pārmetums tiešām, tas tiešām ir sarežģīti. Tas ir vienkārši pieredzes trūkums šādās situācijās. Tā ir tā lieta. Bet pieņemsim par tiem lēmumiem, kas ir video atkārtojumi un tās lietas. Es teiktu, ja nav 100% redzama situācija, viss paliek lēmums, kas ir pieņemts spēles laikā uz laukumu. Nevis meklēt ar varbūtībām vēl kaut ko, kas ir arī bija mūsu sērijā. Tā kā, bet mēs neesam profesionāļi, bet mēs mēģinām kaut ko ieviest, bet mums vajadzīga pieredze šajos jautājumos. Jā, patiesībā līdz šim lielākoties arī bija video atkārtojumi, bija, teiksim tā, neapmierināti. Tas bija tā, ka to, ko gribēja redzēt, treneri, kur pieprasīja lielākoties iznāca tiesneši un parādīja šādi. Kad nav bijis, bet tad pēdējās spēles vairāk ir vakardienas soda metiens, tad sarkanā kartīte Lielvārdā, tad sarkanā kartīte Cēsīs, tie lēmumi, kur tika pieņemti pēc video atkārtojuma. Jo visās sērijās sākotnēji tādu lēmumu praktiski nebija, tad ejot uz galotni, tādi sāk parādīties vairāk, pat gandrīz, tas, manuprāt, dot to pavadienu, kad pusfinālos varētu tie video skatīšanās būt vēl vairāk un vēl lielāks. Es domāju, ka noteikti, un, komandām, vai arī, piemēram, man kā kapteinim, man nav ko zaudēt. Es varu tikai no tās situācijas iegūt. Pirmkārt, es varu, skatīties golu, sarkano kartīti vai kas tur Bullīts. 3 lietas, un man būtībā ir 3 iespējas vienmēr, un es neko nezaudēju tajā iespējā. Kas man liekas jau ir absurds. Tikpat labi es to varu izmantot, paprasīt, hei, paskatāmies tur tajā un tajā situācijā Bullīt. Kamēr skatās, es izmantoju kā timeoutu, man ir spēlē... Tādas viltības arī pieņemsim NBA ir. Tāds sastāv. Protams, bet vai tas nebūtu vajadzīgs kā hokejā jādara? Kad, ja tev neapmierina tavu challenge, tad tu saņem 2 minūtes, un tad tu sāc domāt, vai vajag vai nevajag. Piemēram, tā kā vakardienas spēlē Lielvārdē, tur tas, ko skatījās, tur bija pār līnijai vai nebija pār līnijai. Tur bija 30 centimetri līdz līnijai. Bet mēs jau to pirms ierakstu palaidām startu. Mēs jau šo situāciju nedaudz izdiskutējām. Jo es redzēju, ka Aivis rāda šādu simboliku. Es redzēju šitā. Tad ir jāprasa ir Aivim. Aivi ieraksta komentārus. Tur rādīja, vai skatās vārds ar glaukumu, vai tu prasīji 30 sekundžu pārtraukumu. Jo man šķiet, ka viņš prasīja nevis vai ir bijuši vārti, jo tā kā tu minēji, tur bija 30 centimetri, bet manuprāt par to, kurš izcēla no vārta līnijas, vai tur bija tumā, vai viņš nevar kā iekāpt. Es to tajā brīdī tā nolasīju. Es saku, to vislabāk varēs tad izskaidrot vai tieslieši, vai arī paši Lielvārdu spēlētāji. Bet vēl viens šajā sakarā, ko es vēlos piemitināt, 57. minūte, bumbiņa ir bijusi, daudz tuvāk līnijai, kā tā bija vakardien, kur skatījās atkārtojumu. Turpinās spēle, Talsiem ir -1. Un nākamā pauzīte ir 58, 54. Un tiesnesis paskatās atkārtojumu, Talsiem -2. Un tiesnesis paskatās atkārtojumu un ir bijuši vārti. Ieskaita vārtus. Cik ir spēles laiks? Minūte vai 3? Tad, kad bija griež atpakaļ laiku. Tā būtu jābūt pēc idejas. Kā tu skatīsi, tad tā dara, ka skatās, kad ir vārti. Tas pats arī par Bullīti, un tas pats, jo Bullīti arī to ir no tā brīža. Ja godīgi, es nezinu. Bet tu taču ej pie tiesnešiem katru reizi to balto lapu runā. Tāds jautājums nav pacelts, jo ir tikai par ko mēs skatāmies. Bet tagad te būs viens jautājums to pacelt. Jo tas ir svarīgi, jo vakardien tas Bullīts, kas bija... Tur tiesneši kaut ko arī pa laiku runāja, skatījās. Es tiešām arī to pats nezinu. Un kad Armands gāja Bullīti, pēc tam iemet. Tur jau nedaudz pagāja laiks. Un manuprāt, ka viņi tīna atpakaļ no tā brīža, kurā bija Bullīts iedot. Tā būtu jābūt, jā. Bet pārliecība, vai tā ir tev arī, lasot visas vadlīnijas, runājot ar tiesnešiem, arī tu kā gudrs, atļaušos teikt, komandas kapteinis, arī vēl neesi pārliecināts, pieņemsim par tādu lietu. Jo, ja mēs tev tagad, tas notiek 6. spēlē, tev sprāg smadzenes, viņi saka, ne, tā nav to. Jā, katrā ziņā šis jautājums noteikti, kas ir jāizrunā. Es pieļauju domu, ka tiesneši paši nav skaidrībā,
kur nu vēl mēs par šiem jautājumiem, jo neviens jau neko nav sūtījis tādu informāciju tieši par šādu jautājumu. Nu, šis ir, kāpēc es veidinu šiem jautājumiem. Es gribētu, lai ir tiesnešiem pašiem būtu daudz vieglāk, nekur nekritizējot viņus savienībai, sacensību komitejai, spēlētājai, kapteiņiem būtu daudz vieglāk, ja kaut vai pirms izslēgšanas spēlēm varētu sataisīt, nezinu, tiesnešu komitejas vadītājs, sacensību komitejas pārstāvis un kapteiņi, pieņemsim, es nezinu, vai treneri. Nu, nav tik svarīgi, kas, gudrākās galvas komandā, kuras saprot un spēj pēc tam nodot informāciju. Un vienkārši, nezinu, uztais mazu prezentāciju, šādā pat formātā sazvanoties, attālināt pusotru stundu, nezinu, veltot tam, uzdodot spēlētāju jautājumus, varbūt pat arī ieteikumus, un tad, lai nav šādas situācijas, kad pēc tam ir mums jārunā un tā, un jāmēģina izšķitināt. Jo es saku reiz, man viens tiesnesis stāstīja pirms vienas no spēlēm, kad pa spēli var ņemt tikai vienu video atkārtojumu katru komandu. Dieva vada vārds? Par katru lietu? Nē. Es tā kā man teica, pa spēli vienu, nevis pa katru spēli lietājs prasīt. Tas nozīmē, ka pa spēli katrs treneris var nereiz prasīt. Jā, katrs treneris var tikai prasīt vienu reizi. Tā bija, es nemaldos, otrā spēle plēfos. Tagad jau īstenībā arī bija Lielvārdē 6. spēlē. Tur, kur par vienu epizodi prasīja gan bullīti, gan sarkano kartīti. Un tiesneši saskatījās un domāja, varam skatīties vai nevaram skatīties? Pēc būtības jau tu vari visi trīs skatīties pa vienu epizodi. Bet redz, viņiem arī vismaz, ko es ekrānā nolasīju no viņu ķermeņa valodas, tas jautājums viņiem pašiem sev bija, vai mēs skatāmies vai neskatāmies vienu epizodi, 2 lietas. Bet es pieļauju, ka tur sākumā Valmieras komanda pati nedaudz nolaida ūdeņus. Varbūt. Jo es nezinu, kā viņi to pasniedza, kā viņi to pateica, ka gāja skatīties, lai bullīts, jo tur taču uzreiz bija skaidrs, par ko viņi grib skatīties, par to spērienu. Tad viņi pēc tam nelikās mierā un dabūja to sarkano kartīti. Es nezinu, varbūt bija diskomunikācija. Es noteikti šajā gadījumā ticu protokolam, protokola atzīmē, par ko es skatījos. Jā, tiesa var jau video redzēt, kad sākumā Vitālijs skatās par sodu metienu, jo nemaz netiek tik tālu līdz tam spērienam. Bet tas, ko prasīja Valmiera jautājums, viņi tiešām paši tajā spēles karstumā sajaucās un prasīja pa bullīti, un tad izdomāja, tomēr viņš taču viņam spēja, labāk skatāmies sarkano. Varbūt, ka tas spēlētājs, kuram trāpīja, pēc tam viņš nonāca malā un pateica, ka jāskatās varbūt par to vēl. Varbūt, jā. Mēs, grūti jau teikt, neesot uz vietas un neesot... Bet samizantas situācijas, kurās dažu brīdi nav līdz galam skaidrības. Un tas, lai varētu izskaust, tas ir tas, uz ko mēs tieši vēršam uzmanību, ko darīt, vai kā censties darīt, lai tādas situācijas būtu mazāk un visiem būtu lielāka skaidrība. Jo es arī skatījos, kolēģis mans Deivids vienā tā bija 3. spēle, viņš domāja, kad skatās video atkārtojumu par to, ka ir 2 minūtes piešķirts Lubrokai un kad Andris Pīlups ir pieprasījis atkārtojumu, lai atceļ 2 minūšu noraidījumu. Kamēr patiesībā bija pieprasījis Rubene, lai skatītos, vai Vilmanim nav sarkanā. Jā, skatītāji tribīnēs arī nesaprot. Labi, vakardienas dzirdēju, Valmierā informātors teica pa mikrofonu, ko skatās, vismaz ir skaidrība, citādāk tiesnesis aiziet, neviens pat nezina, vai pa bullīt, vai pa vārtu guvumu, kura komanda pat skatās, nav skaidri. Tur vismaz vakar informātors paziņoja, ka tiek skatīts video atkārtojums pa sodamētiem, caur televizoru varēja dzirdēt, kad viņš to paziņoja. Varbūt tas ir ieteikums, ko federācija ir iedavusi, informātoriem. Bet tas pirmās spēles jābūt. Protams. Zin kā, es teiktu, ka viens ir tas, ka informatoram noteikti būtu jāinformē. Otrs ir, ka tiesneši arī ar saviem žestiem var informēt visus pārējos. Tas, ka komanda... Un žestu saprašana, es būšu šoreiz, ne līdz galam pārliecināts, vai visu to sapratīs. Bet, var mēģināt, jā. Bet vismaz daļa sapratīs. Tom, tev pēc 26 stundām ir pusfināls. Piezvani lūdzu sacensību komitejas vadītājiem Kirkilkungam un tiesnešu komitejas vadītājiem Kumerdankam. Lai viņš tev izstāstu. Viņš ir tagad. Būs. Es atstāšu, lai ir vismaz iespējas ar tiesnešiem pirms spēles. Labi, laižam tālāk par šo jautājumu. Baigi man tiešām sanāk, ka neatbilstoši tas neizprot LFS apakšā, bet es šo tiešām gribu tikai, lai būtu uzlabojumi. Un jo man daudzi mēdz piesēt to, ka es esmu tur, nezinu, Lekrings fans,
Tagad daudz, kad Ulbraka man ļoti liela mīluļi, un tad pārnājā gadā saistībā ar 3-3, kad Rubens un tā. Es esmu lielās līnijās par to, lai droši. Nav melots. Nu jā. Un, lielās, un es kaut kur arī jau par tālsiem esmu dzirdējis, un man arī patīk, kā tāls darbojās. Un ko es ar to gribu pateikt? Man vairāk patīk konkrēti personālijas, konkrētas lietas, un man tieši, es gribu, ko redzēt to florbola attīstību Latvijā. Un es redzu, ka daži klubi strādā vairāk uz florbola attīstību, kā tādu spēlētāju attīstību, un daži strādā tikai uz to, lai viņiem būtu tas pliks tituls, un viņi visi būtu priecīgi savā sulā, un viņiem tas pārējais ir tīri vienalga, kas tur apkārt notiek tajā Latvijas florbolā. Man patīk, kad ir tāda attīstība, un kad visus to darbojās. Un līdz ar to, tādēļ es kaut kur arī kritizēju Savienību tādos jautājumus, ko es uzskatu, ka kur ir darīšanas jautājumi, kur nav varbūt finansiāli liels sloks, kurus vienkārši darot, cenšoties var izlabot un uzlabot. Tāpēc es arī esmu par šīm, pieņemsim, varu lietām, un arī tagad nākamo, ko mēs runāsim, tāpēc, lai tas florbols attīstītos, jo man nedaudz sajūta, ka mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, bet nedaudz esam iestagnējuši tieši tehnoloģiju lietās un kaut kādās saskarsmes un kontakta lietās, kas, manuprāt, ir tāda vairāk gribēšana nekā varēšana. Kaut ko tu man uzrakstīji. Bet, jā, pareizi jau ir. Bet nākamais jautājums ir par šiem protestiem, kas arī, manuprāt, visai aktuāls, ir īpaši 2 sērijās. Tad sērijā, kura mums visiem bija tuvāka, un sērija, kur bija Ķekava pret Irlavu. Bija šie rakstītie iesniegumi, un pēc tam ne tikai teiksim tā, pirmais iesniegums ir pirmā instance, ko rakstīšu sacensību komiteju, nākamā, ja apstrīda, tad jau iet tālāk uz disciplinārā komiteju. Un tagad situācija, es izteikšos, pēc tam došu vārdu jums. Spēle Ķekava Irlava, pirmā spēle. Neatceros pret kuru, kur Irlavas spēlētais Riekstiņš spēles laikā iesit ar nūju, jo hokejā to sauc dūriens ar nūju, kas ir automātiski bargākais sods. Spēles laikā netiek fiksēts nekas. Respektīvi, tiesnesis redz, vai ne līdz galam redz to epizodu, neiedod nekādu pārkāpumu. Pēc spēles tiek uzrakstīts, es īstenībā ne to epizodu paņēmu, jāstās Siliņa epizodu, kur spēles laikā tiek izdarīts sitiens. Spēlētājiem tiesnesis neko nepamana, nekādu sodu nepiešķir. Spēle notiek tālāk. Ķekavas iesniedz protestu apelāciju, sacensību komiteja, noskatās video, saskata tur rupju pārkāpumu, sarkanās kartītes vērtībā, piešķir sarkano kartīti un jāizlaiž spēle. Irlava nav ar to mierā, sniedz tālāk apelāciju, iesniedz apelāciju uz disciplināro komiteju, kura noskatās to pašu video, ko skatījās sacensību komiteja, to pašu epizodu, ko redzēja tiesneši, un uzskata, ka tur nav bijis pārkāpums, kas jāvērtē ar sarkano kartīti. Kā vienu epizodi 3 puses, kurām jāredz, ir situācija vienāda, var redzēt, tik krasi dažādi. Tas pats ir arī uz raitumu epizodu, kur Ārtis dabūja spēles laikā 2, pēc tam tika iedot sarkanā kartīte ar 4 spēju diskvalifikāciju, pēc tam sarkanā kartīte ar 1 spēju diskvalifikāciju. Kā vienu epizodi var redzēt un traktēt tik dažādi, ja ir šie vieni noteikumi? Kā jūs uz to skatāties? Kur ir tajā, teiksim tā, kāpēc ir tik dažādi šie skatījumi? Labi, tiesnesi mēs varam attaisnot to, ka spēles dinamikā viņš iespējams nepamanīja, palaiž garām. Kā komitejas darbojās? Viena epizode, es nezinu. Un tā ir bijis vairākās reizēs. Tā ir bijis šajā sezonā, šajos play-offos. Irlavas sērijā, Lekrings sērijā, Lielvārds sērijā. Tad 3 sērijās ir bijis tā, kad viens komitejas lēmumu izmaina otrs. Un labi, vienā no gadījumiem tas bija tikai pa vienu spēli, var teikt, bet vienā tas sanāk, kad vispār atceļ un vienās ļoti samazina, tātad ļoti kardināli citādāk. Es nezinu, man triggerot tas, tu pirms tam minēji tādu vārdu kā vadlīnijas, vai vispār ir vadlīnijas, vai šeit ir tikai brutāls subjektīvais viedoklis? Viena komiteja parāda pārākumu par otru komiteju. Es negribu tam, tas tā jokojoties, es saprotu, ka tu to apzināties, bet jā. Ja man ir jāzvana par video atkārtojumiem, tad tev jāzvana par komiteju darbību. Kirkilam. Tas esmu dīvānieks, tu esi kapteinis. Es nezinu, man liekas, tik absurdas situācijas. Un, bet grūti man būtu kaut kādos 2 teikumos izstāstīt, ko es domāju vispār par šo. Jo, sāstās 3.
Atsevišķi saruna. Man tūlīt tās treniņš sāksies, es arī nevaru tā izplūst. Bet tā, es saku, drausmīgi. Man liekas reāli no malas skatoties drausmīgi. Tiesnesis vienu lēmumu, vienu epizodu. Viens, nākamie citu atkal lēmumu pieņem un trešie vēl citu lēmumu. Kā tas strādā? Un tik dažādi tie lēmumi, tik ļoti nevis minimāli atcerās, bet... Un mēs skatāmies vienu un to pašu epizodu, vienu un to pašu video. Labi, tiesnesim ir cits rakurs, viņš ir spēlē. Tur es saprotu, ka lēmumi varētu atšķirties. Dinamikā, viss saprotu. Un tev leņķis, piemēram, runājot par aitumu epizodu, tiesnesis ir 1,5 metra attālumā ar perfektu leņķi uz to situāciju. 2 viņš saskatīja tur. Viņš 2 saskatīja, jā. Varbūt tas bija 2+2, varbūt tā bija sarkanā. Grūti teikt, man arī nav no spēles situācijas nebija tas leņķis tāds kāds. Nē, es arī objektīvs līdz galam. Arī, protams, noteikti šajā gadījumā, bet skatoties video, vienu iedod līdz 4 spēlēm, vienu atceļ uz vienu, un mēs skatāmies vienu to pašu epizodu no viena tā paša leņķa. Ko var precītos vēl šeit uzlabot šajā situācijā? Sacensību komiteja piešķir to sodu un nevis uzraksta, kā viņi ir vai piešķir vai nolemj, bet uzraksta kaut nelielu 3 teikumu, 2 teikumu, nezinu, rinkopu par to, kāpēc piešķir tādu sodu. Reāli skaidrojums ir vajadzīgs. Atsaucās, kaut vai tur ne uz lielās lapu, kaut vai. Un tad, ja nākamā komiteja maina lēmumu, kas ir disciplinārā, tad viņi uzraksta, kāpēc viņi maina, atsaucoties uz sacensību komitejas tās lēmumu, vai ko viņi redz citādāk, vai ko viņi traktē citādāk. Jo uz doktoru ir tā, ka vienkārši tā kā tenis bumbiņu metā 4-2 spēles, nav diskvalifikācija, viss. Kāpēc tā ir? Es nezinu, vai tev pats ārsts zina, kāpēc viņam iedeva sarkano, pēc tam sarkano uz 4, pēc tam viņš pats zina vispār, ja mēs tā pasaucību, tur bija kaut. Bet nav jau skaidrojums, un tev vienkārši piemēram, Lekrings uzraksta iesniegumu, tad, kad ir pieņemts lēmums, mēs uzzinām, ka ir lēmums, un tu izlai tik spēles skaidrojums par epizodu, kāpēc, ko es izdarīju tādu nepareizu, kas bija tik bīstams, nevienā brīdī neparādās. Vismaz šajā gadījumā, es pieļauju domu, arī citos gadījumos neparādās. Vienā gadījumā pat Lekrings nezināja, par kuru epizodu ir iedots, jo nebija atsūtīta pat epizodu, tur nebija sākotnēji tas laiks un viss klāt. Bija vienkārši, kad vēl nebija, tu man parādīji vienu pirms spēles, par ko ir sarkanā krišā. Pēc tam Ingus man rādīja citu, par kuru domāju, ka viņš ir sarkanā. Tā kā nozīmē, ka pat komanda nezina, par ko spēlētājs, pat nezina, par kuru epizodu viņš ir sodīts. Tāpēc, ka tur tas laiks ir tik minimāls starp spēlēm, tajos gadījumās tas bija no dienas, bet arī tas ir interesanti. Pie lēmuma tu tā redzi, kurā laikā tu skaties pielietas kaut vai to epizodu. Tas viens, otrs ir, tev to, ko teici, vienā teikumā, 2 teikumos tu uzraksti, par ko tu esi piešķīrs. Un tad varbūt šādi jautājumi nebūtu. Bīstama spēle tur galvas kakla rajonā ar tādu. Kaut vai tas standarts frāzes citreiz. Tomēr nekur ir, pieņemsim, Artim iedeva beigās tur samazināja uz 1 spēli 50 eiro, Krišam iedeva 1 spēli 150 eiro. Arī pēkšņi sāk atšķirties tās kaut kādas summas, par cik mēs ne tikai izlaistās spēles, bet arī... Tāpēc ir mazāk par saistām summām, bet es pieļauju, ka arī tur vajadzētu kaut kādu, nezinu, algoritmu, kā viņš veidojās pēc... Regulārajā sezonā visu laiku, ja mēs tā skatāmies, spēle maksā 50 eiro. Ja tu nopelni diskvalifikāciju, to spēle ir 50 eiro. Tagad play-offā Kārkliņam iedod vienu spēli vai 2 spēles, tur 150 eiro, pēc tam atkal jau samaina. Krišam arī. 1 spēle 150 eiro, Artim 1 spēle 50 eiro. Arī tur. Gadījumā ir pavisam vienkārši. Visi zina, ka Talsiem budžets ir tāds, kāds viņš ir. Vienkārši saudzē. Viss. Cēsis ir bagāti, 150. Bagāts ar skaistumu. Viens jautājums no manas puses. Kurā brīdī un kādā sakarā tagad par sarkanajām kartiņām tika slēgt spēlētāji ārā uz sērijām? Tas, manuprāt, tas nav, es tur neskatu neko nepareizi. Pieņemsim Riekstiņa gadījumā. Ja ir tas bargais, tad tāpēc, ka tas, zini, kā atkarīgs ir no tā, ka, es nezinu, man tas nešķiet tik neloģiski. Mēs varam ņemt Arta gadījumu. Sērijā ir 3-0,
Nu, labi, ja Artim iedod uz 4 spēlēm, tad viņš jau nākamajā sērijā nevarētu piedalīties, tad tagad iedod tikai sēriju, viņš nākamajā var piedalīties. Jā, bet kur mainās? Kāpēc, piemēram, mēs uzvarētu, 4-0 sērijā, Artim būtu viens spēles sots. Kur mainās, kāpēc viņam būtu 4 jāizlaiž vai 1? Nu jā. Mainās viņa pārkāpjuma rupjība vai kaut kas tam līdzīgs? Jā, nu īstenībā arī labs punkts. Es to tā nebija aizdomājis, bet arī kaut kur jā, jo vai tad, ja viņam ir tikai jāizlaiž 1, viņš bija mazāk rupšs, nu jā. Jā, tur jau tā lieta. Labi, mēs jau esam baigi gari. Pusfināla prognozes. Pusfināla prognozes, jo to man drīz treniņš sākās. Cikos tev sākās treniņš? Nu, neteikšu. Tev jau labi, tu jau vari, tev forši nav jātrenējas. Mums jau var skautot tos treniņus, kad tik uziet lielie logi priekšā. Pirms mēs prognozējam pusfinālus, uztaisīsim mazu konkursu, pastāstīšu noteikumus. Tātad komentāros, bet Facebook komentāros zem profila, zem ieraksta, kur būs publicēta šī epizode, tad prognozējiet, kurš spēlētājs pusfināla sērijās, nu kādā no, teiksim tā, abās pusfināla sērijās, kurš būs rezultatīvākais spēlētājs. Nu, tas būs, pieņemsim tā, nezinu, ierakstam Toms Akmeņlauks 12, tas nozīmē 12 punktus. Rezultatīvākais būs tas, kuram būs punkts. Es nezinu, Levaņevskis 13, Daniels Urbanovičs 18, tas, kurš uzminēs tos konkrēti punktus, tas būs uzvarētājs. Ja neskatoties to, kuram vairāk vārta guvuma vai kas, tieši konkrēti tikai pusfināla sērijās, prognozēt var līdz svētdienas spēles sākumam, bet tas ir svētdien ir tikai viena spēle, Ulbruka pret Ķeko pret Ulbruku, precīzāk. Tikmēr jau būs aizvadīts dažas spēles, bet ja būs vienāds skaits uzvarētājiem, tad ies pirmie tie, kuri būs prognozējuši līdz pirmās spēles sākumam, respektīvi līdz piekdienas 20. laikam, ja nemaldos. Un katrs par vienu komentāru, teiksim tā viena prognoze un balvā, tad tā kā spēlētājs punktus gūst ar nūju, vai nu piespēlējot vai iemetot vārtus, tad būs no Fairplay Latvija, būs nūja uzvarētājiem. Ja tā tad būs tādi vairāk, tad mēs iegriezīsim ratu un nūja būs tikai viens, nevis pieņemsim 5, ja visi precīzi uzminēs. Tā kā jāuzmin vienkārši spēlētājs un viņu punktu skaits. Jā. Es likšu uz Tomu, jo viņš man salauz cēsīs nūju, man vajag jaunu. Jā, un jau nebūs neviens uzmanības, tad mēs skatīsimies, kuram būs tuvākais pēc kaut kāda algoritma. Katrā gadījumā nulli mēs izlozēsim no Fairplay, bet jā, tātad Facebook komentāros, nezinu, kā jau minēja Toms Akmeņlauks, nu, kurus jūs prognozētu? Toms pirms tam teica Jānis Ragauskis, kurš Jānis Ragauskis pašreiz ir, īsti nezinu, uz otro lapu nepāršķīru. Labi, Ragauskim citas lietas, ko viņš izdara laukumā, viņš arī var nemest tos vārdus tik daudz. Visvairāk Gamaks izmetis ceturtdaļfināla sērijās. Jā. Nu, ko jūs prognozējat? Tieši pusfināla sērijas rezultatīvāko spēlētāju un cik viņš varētu dabūt punktus. Vai grūti varbūt, ar to sāksim prognozes, tur jau grūti, varbūt 4 spēles, varbūt 7 spēles. Jā, Ragauskis. Un cik punkti? Cik punkti, tā. Ja cik tu iepiepīksies? Man uzreiz arī jāskatās tā, cik es prognozēšu, cik mums spēles būs. Lai iet, tā, viņam šis labs mēnesis ir, lai iet 14. 14. Kurš Mats labs, ja? Viss tagad. Viņš jau kā siržu lauzējs sieviešu mēnesī varētu būt, ka tieši viņam aiziet, tas gan jā. Paul, kā tev šķiet? Es teikšu Tiltiņš un 9. Cik tu esi, Toms, cik tu teici punkti? 14. Tad es teikšu Kovaļevskis pret Kirilko. Tas ir viņa duelis. Nu, tādā ziņā, ka viņi ir čotnības dienā no rajona zēni. Un es teikšu 12. Kovaļevskis un 12. Tā kā, ja gribat uzvarēt, tad visticamāk rakstat Kovaļevskis un 12. Pauls gribētu uzvarēt, jo viņam nav nūja vairāk. Jā, un par nūju, tad jā. Viņš salauž man nūju vienkārši vaiprāt. Ja būs kāds gados jauns skatītājs, tad viņam arī, un viņš uzvarēs, tad viņam būs, teiksim, tā atbilstoši viņa vecumam. Nu, cik
Nu, to laikam līdz galam nenoteikšu es, bet, nu, Innofarpē būs. Bet, nu, ar Dievu kārtu apakšā. Tā kā viss būs tas tā. Un, jā, tad prognozes rakstat Facebook un līdz svētdienas spēles sākumam, bet kā jau minēju, ja gadījumā būs vienāds, tad skatīsimies to, kurš jau paspējis ir ātrāk. Un mūsu prognozes, Kaspar, mūsu pusfināla prognozes. Jā. Es tikai vēlreiz atgādinu, lai kur rakstīt, jo bieži esmu pamanījis, kad kaut kādos konkursos tāpat kāds ierakstīs YouTube vai kaut kur citur, tā kā, lai nav tā, ka kāds jūtās apbežots pēc tam un saka, ka florbols kartie ir netaisnīgi puiši. Bet par prognozēm, nu tad uzreiz laižam naski, esam šodien ilgāku laiku nekā iepriekšējā. Nu, sākam ar Talsu Valmieras sēriju, manuprāt, vienkāršāko. Nu, sorry, Valmiera, kad es tā saku, bet jūs man nepārliecinājāt ceturtajā finālā. Tāpēc es saku tādu vienkāršāko, neinteresantāko sēriju. Nu, bet rezultāts mums again jau jāmīt Talsu. Mēs sakam, nu, Doms mums precīzākais, tad jau laikam līderis, lai arī sāk. 4-1. 4-1. Kaut kādu iedos arī mazu pamatojumu? Budžets, komandas budžets. Mums mājas spēle vajadzēs vēl vien. šis ir izcils punkts, jo es nezinu, vai jūs klausāties hokejista Ralfa Freiberga arī podcastu. Viņš ļoti daudz runāja par Čehijas hokeju, jo viņš tur spēlē arī par savām gaitām. Un viņš minēja tiešām, kā klubi Čehijā hokejā to ņem vērā. Speciāli skatās, lai būtu mājas spēles un lai dabūtu naudu. Tas tagad kā joku to nedaudz varbūt minēja, bet tas tiešām ir aspekts. Tāpēc uz 4-0 neuzvarat, tāpēc, lai būtu budžets 4-1. Ok, palto, bet tu saproti, ka jau ka tevi tagad Valmierā motivēs tie tūkstoši skatītāji, kas vakar bija atnākuši. Es arī teikšu 4-1 un neredzu, kas varētu pavilkt Valmieru kaut kur aizķirties šajā sērijā. Ričards Riba. Pāvils Samjonovs. Es laikam... Toms arī Gvido Lauku slavēja ļoti. Es esmu teicis jau vairākiem cilvēkiem, varbūt neesmu publiski teicis, bet tu jau teici, ka es nekad neesmu ticējis Valmierai un tās spēles arēnā to pierāda. Jā. Es saku, ka viņi paliks 4. no šīm pusfināla. To es teicu jau pirmā reizē, kad es teicu, ka no šī pāri būs 4. vieta, bet pie tā es arī palieku, bet es teikšu, ka 4-2 Tāls uzvarēs. Jo Valmiera izies ar, manuprāt, to mentalitāti, ka viņiem nav ko zaudēt, un tādos momentos viņi ir spēcīgāki nekā, kad viņiem kaut kas ir jāpanāk. Un līdz ar to es domāju, ka viņi aizcirs 2 spēles. Ja, tāda man prognoze neko diži vairāk nepasakot, bet jā. Nu, tad nākamā sērija, kuras pieļauj, ka varētu mums atšķirties. Ulbroka Ķekava, jeb Ķekava Ulbroka 1. pret 4. vietu. Kas interesanti, manuprāt, pēdējos gados nebija tā, ka visi pirmās 4 regulārā tiek arī pusfinālā, vai ne? Pēdējos gados ik pa laikam bija kāds, kas... Jā, tā kā tas ir atkal atgriezies nedaudz atpakaļ, jo agrāk tas bija izteikti, kad spēcīgākie regulārā uzvar arī visas pirmās kārtas. Nu, jūs kāds gribat sākt vai man sākt? Toms sāk. 4-2, bet kuri? Ulbrok 4-2. Pauls. Būs kāds komentārs varbūt? Jā, būs komentārs. Pirms play-offa noteikti es liktu līdzīgāk un varbūt pat Ķekavas uzvaru, ja būtu tāds pusfināls. Bet man vispār nevienā brīdī nepārliecināja Ķekava 1. kārtā. Tas ir tas jau, ko es teicu iepriekš. Un es teiktu, ka kaut kur aizķers vienu mājās spēli. Ulbroka 1. spēli. Ulbroka 1. varētu vinnēt, 2. varētu Ķekava vinnēt, un tad skatīties, kas tur kā. Bet es teiktu, jā, Ulbroka pārliecinošāk ir. Nu, tas spēles stils noteikti Ulbroka ir vairāk piemēros tādam playoffam un īpaši pusfinālam, kur džeki zina, kas ir jādara, kurā brīdī, kā strādā aizsardzība, kā strādā uzbrukums. Un Ķekava vairāk ir tāda, kas man asociējās, tāda sajūta komanda. Un, protams, labi spēlē un labi darbojās, un tie spēles plāni ir labi, bet
tās sajūtas, es domāju, ka viņi bišķi pazaudējuši ir šajā sērijā un ne līdz galam dabūs atpakaļ to vaibiņu, ko viņi bija noķēruši regulārajā sezonā. Es teikšu 4-3 Ulbroka. Un to vienu spēli, jā, ko Toms teica, kad pirmo uzvarēs Ulbroka, otro varētu uzvarēt Ķekavu, bet es kaut kā ticu Reinim Kirilko, ka viņš tās 3 spēles spēs pavilkt, bet izšķirošā spēlē es lieku tomēr uz Ulbroku. Pirms es prognozēju, nedaudz atsaucoties jūsu prognozēm, kā jums no šīm komandām šķiet, kura ir vislielākās mājas priekšrocības no šīm 4? No pusfināla komandām. Kur ir visgrūtāk spēlēt, respektīvi, pretiniekiem Talsos, Ķekavā, Ulbrokā vai Valmierā? Kā jums, nezinu, jūs kā spēlētāji varētu pat diezgan objektīvs tas nebīt. Es teiktu, ka ir īstenībā abām komandām, Ķekavai un Ulbrokai ir, laikam jāsaka, priekšrocības vienai pret otru mājās, jo Ķekavā ir grīdas segums bišķi mīkstāks, tur dzan kājas ciet. Un bieži vien tur ir daudz karstāks kā citās zālēs. Katrā ziņā pēc pieredzes, nezinu, kā tagad būs ar tiem laika apstākļiem, kas tagad ir ārā, vai viņi kurinās, nekurinās. Bet tad, kad mēs spēlējām šitajā sezonā spēles, nenormāli grūti. Tev ātri kājas aizinās ciet, un tas karstums ir nežēlīgs liekas. Un šito ar Kalnietu runājām. Viņš saka, ka viņš ir pieredzis, un viņi jau ikdienā trenējoties neizjūt to. Tā kā tur ir grūti spēlēt, un attiecīgi Ulbroka arī grūti spēlēt, jo tur ir līdzīgi kā Lielvārdē, tas segums bišķi to bumbu rausta, viņi bišķīt vibrē, daudz kur lēkā, un tie, kas pieraduši pie saviem laukumiem, reizēm grūti adaptēties. Bet es teiktu, grūtāk ir Ķekavā spēlēt, jebkurā gadījumā. Kāpēc es to jautāju? Man pēc sajūtām diezgan pasen spēlēju, bet, kad es spēlēju, man ļoti nejūtos komfortabli Ķekavā, un tu tagad ļoti labi izskaidroji tās nianses, kāpēc un kā. Man tā tehnika nekad nav bijusi, līdz ar to es tur nejūtu, ka kāds kaut ko piedzena vai kaut kāds mīksts vai ciets tas segums ir. Es atšķiru koku no garforu, bet es tur nekad nejūtos komfortabli līdz galam. Un, man kaut kā, es nezinu, es baigi iet pret sevi, jo es esmu sadarējis jau ar dažiem uz to, kad Ulbroka uzvarēs. Bet situācija prognozē otrādāk un tā ir gājiens. Mīksto gājiens, tāda es centīšos, nē. Jo man gribās ļoti teikt, ka būs 7 spēles, bet es negribu, es domāju, ja ir 7 spēles, tad jāuzvar ir Ķekavai, tāpēc arī prasīju pēc tām mājas. Labi, es teikšu 4-2 Ulbroka, kā Toms, pieturēšos pie tām savām pirmajām sajūtām, bet man kaut kā daži ar savu lielo pārliecību par Ķekavu ir iespējams kaut kur iekšā likuši lauzīt galvu par to, kā varētu būt, tāpēc es teikšu tomēr pēc savām pirmajām sajūtām 4-2 Ulbroka. Tad, Toms nevien. Mums līdzīgi ļoti ar Tomu, jā, sanāk 4-2, tur bija 4-2. Es iepriekš labāk noprognozēju. Bet man jau nav izdevīgi tagad kopēt tevi, jo tad es tev pat teorētiski nevar apdzīt. Pauls tev nevarēs apdzīt. Varbūt vēl kaut kas, mēs esam ilgi norunājuši, cik saprotu, tev jau tur saucas treniņu. Vēl bija šī laiks. Jā, nezinu, vēl kāds varbūt jautājums par pirmās līgas play-offiem, sieviešu Baltijas līga tikko noslēdzās. Varbūt tur kāds komentārs Tom tev. Labi. Būs labi. Jā, sākumā kaut kā neaizgāja tik raiti, beigās raitāk, un pat bija varbūt jāsforsē, bet par pirmo epizodu, ko saņēmu kādas atsauksmes, ka daudziem tieši patika, tāpēc šodien pieminēju to, ka ir ļoti ātri mēs ejam tās tēmas uz priekšu, varbūt pat, ja laiks ir gari, bet, ja ir visu laiku dinamiski, tad ir interesantāk klausīties un laiks arī ātrāk paiet, nekā, ja mēs pie vienas tēmas ilgi piesēžamies un tad viņam 20 minūtes un tur gudrojamies. Kad mēs hops, sīkumos. Katrā gadījumā cilvēkiem patika pirmā, pēc atsauksmēm skatījuma arī bija virs 2000, tas ir priekš florbola labs skatījums. Tā kā cerams, ja patiks vēl, tad. Mēs esmu apsolījis Pēterim, tas, kurš trekša,
kad mēs ar viņu kaut ko vēl pirms izslēgšanas spēlēm, jo ārzemēs ļoti interesants lietas notiek florbola sakarā. Tā kā varbūt arī atradīsim laiku parunāties ar kādu no viņiem, lai viņi tomēr arī mūsu zvaigznītes izlases spēlētāji Danielam. Tagad ir ļoti labs izslēgšanas spēles sākušās, cepur nost viņam. Un jā, tā kā varbūt atradīsim arī laiku kaut kam tādam, skatīsimies, kā jums tur. Paulam jau tagad nedaudz brīvāks. Man ir bijis brīvāks. Tom es tev gribēju pateikt, lai tu sagatavo Kraku uz arēnu. Ja tu tiks finālā. Iedos man varbūt? Nē, es gribu tu tavu šitādi, nē. Tu man to vēl kādreiz Kraklu arēnā. Tev? Jā. Jā, labi. Tad uz to arī beigsim, lai Toms savus Kraklus visiem izdāļa arēnā. Tagad, ja viņš tur spēlēs, pa kuru vietu, to jau tad noskaidrosim tuvākajā laikā, un tad gan jau arī nākamo kaut kādu. Es patiesībā izdomāju uz nākamo, es pamēģināšu Vitālijas sarunā Senzovu. Viņš ir diezgan parasti atvērts uz runām, uz lietām, kaut ko skaidrot un vismaz pieslēgt uz kaut kādu pusstundu tieši, kur bija šajā, jo viņš gan sacensību komitejā, gan tiesnešu komitejā, ja es nemaldos, gan viņš pats ir arī tiesnesis. Un viņš ir tāds, kurš prot skaidrot lietas, kuram arī patīk iesaistīties kaut kādās lietās, nevis iedurt galvu smiltīs un tēlot, ka neko nezinu, ko jūs te murgojat, neko jūs nesprotat. Mēs visu zinām, visu daram pareizi. Tā kā es patiesībā, varētu kaut kā mēģināt arī viņu uzrunāt. Es domāju, tad varbūt daudz, ko mēs paši, ko mēs nesprotam, viņš mums izskaidrot, un tad mēs varētu nonākt pie tā kopējā viedokļa, kad arī to vajadzētu uzzināt visiem, nevis tikai dažiem, kas to zina. Piekrītat, ko jūs sakat? Jā, piekrīt. To nevarēs lamāties un dusmoties, lai to kārtīts. Čau, Čau, visi, čau. paldies.